Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esiet sveicināti, cienījamies skatītāji, klausītāji, vērotāji. Esam Kauguru vidusskolā. Pēc futbola centra Jūrmala labākajām tradīcijām spēlē gatavojamies ar Eiropas dziesmām. Diemžēl arī pēc šīs sezonas tradīcijām joprojām turpinām vērot spēles no Kauguru vidusskolas laukuma, lai arī virslīgas mājaslapā vēl bija ierakstīts, vēl šorīt bija ierakstīts, ka spēle notiks Slokā, un viens man pazīstams cilvēks arī aizgāja patiesībā uz Sloku, nevis uz Kauguriem, bet, var joprojām Kauguru, un, kā saprotu, vēl diezgan labu laiciņu Slokā futbolu mēs neredzēsim, vismaz Jūrmalas izpildījumā. Abas komandas šobrīd tabulā, proti Jūrmala mainnieku komanda un BFC Daugavpils atrodas vienotrē līdzās, lai arī spēles favorīti ir mainniec Jūrmala. Tabulā šobrīd augstāk ir tieši virslīgas debitanta Daugavpils. Daugavpilieši ar 7 punktiem 7 spēlēs ieņem arī 7. vietu, tā kā 3 7-nieki, Daugavpiliešiem savukārt Jūrmalai 7 spēlēs 5 punktu un 8. vieta. Tikko spēle beidzās Liepājā, Spartaks 0-2 zaudēja vietējā Liepājai, tā kā Spartaks ar 8 punktiem 7 spēlēs paliek 6. vietā, un jebkura komanda gluži ne, bet Daugavpils uzvaras gadījumā un arī neizšķirt gadījumā varēs pagāties pozīciju augstāk, savukārt Jūrmalnieki, uzvaras gadījumā visticamāk vienalga būs aiz Spartaka, bet toties sevis atstās šodienas pretinieci. Abām komandām šī ir pirmā sastarpējā spēle, ņem vērā gan virslīgas ietvarus, gan arī, reāli bija divas sastarpējās spēles 2010. gadā, bet toreiz BFC Daugava, vēl toreizajā Daugava, nevis Daugavpils, skaitījās kā Daugavpils Daugavas dublieru komanda, tā kā šīs spēles varbūt varam skatīt tikai daļēji, tāda īstā pirmā sastarpējā spēle ir šī. Toreiz Jūrmalnieki tajā gadā pirmajā līgā ieņēma 2. vietu un pakāpās uz virslīgu, savukārt Daugavpils 7. vietā palika un sastarpējās spēlēs toreiz Daugavpils vienreiz cīnījās neizšķirt 2-2, otrajā spēlē zaudēja pret 0-4. Pēc šīm spēlēm gan jau vēl atgriezīsimies, bet sākušies ir virslīgas spēle un mums pa labi šajā puslaikā būs Jūrmalnieki, balti zilās formās un jau kļūda Maksimam Rafalskim pašā spēles sākumā, kļūdījās un šeit nav pārkāpuma, rāda Andris Treimanis. Jau pirmajā sekundēs tāda pietiekami bīstama momenta ir pie vieniem no vārtiem.
kamēr neliela pauzīte, beidzot varam sākt ar komandas sastāviem vārtos. Jūrmalai šajā spēlē ir Kristaps Dzelme, atgriezies un Igor Labut vietā šoreiz stāvēs laukumā. Laukumā atgriezies toties Pāvils Mihaļuks, 3. numurs centra aizsargs, viens no komandas, protams, potenciāliem līderiem. Tāpat aizsardzībā 6. numurs Ivans Luško, 20. Andrejs Paneciuks un 4. Dmitrijs Halvītovs. Vidējā līnijā 8. Maksims Arfaļskis, komandas kapteinis, 7. Benito Montalvo, 2. Daniels Ulimbašavs un 14. Orlando Bordons, 2 uzbrucēji, vismaz viņam vajadzētu spēlēt uzbrukumā, 10. Diego Silva un 25. Juanma. 3 izmaiņas Jūrmalniekiem ir jau 2 jau pieminēja Mihaļuks un Dzelme ir pamatsastāvā. Tāpat pamatsastāvā ir arī Orlando Bordons, viņš rezervē atstājas Treka Ričī Montalvo Arbumbu. Rizdīgi centrē. Daugavpilī vārtos arī, tāpat kā Jūrmalē, ir atgriezies Georgijs Čičovs. Viņš gan ir potenciāli pamatfācers atšķirībā no Kristapa Dzelmes. Labi, šo sezonu ir vairāk stāvējis, bet Dzelmam gan arī bijušas veselības problēmas, kurus viņš kā joprojām nesot izārstējis. Bet, tāpēc arī sezonas sākumā vairāk spēlēja Labuts. Tagad Koņaus turpina solījumu doto, ka viņš turpinās rotēt vārdsargus, un tā arī ir jau, ja pastāst, iepriekšējās spēlēs tiešām, Labuts nospēlēt pēc tam iepriekšējās 2 spēles pēc kārtas, bet, pietiekami bieži kopā ar Kalsīciņu skaitam, tad abi divi rotējuši. Daugavpilī Čičovs atpakaļ vārtos, laukumā 7. Artoms Mardāsovs, 4. Antonijs Černomordijs, 18. Dmitrijs Klimaševičs, 12. Juta Kinovaki, 14. Taisies Yamazaki, 2. Vadims Atamaņukovs, 21. Jānis Bovins, 5. Pāvils Trāsovs, 10. Jurijs Halimons un uzbrukums mēlē 25. Pāvils Riževskis. Jā, Čičovs ir viena izmaiņa, tad otra izmaiņa ir Klimaševičs atgriezies pamatsastāvā iepriekšo spēli pret Ventspili 0-3 viņš izlaida. Toreiz pamatsastāvā devās Pāvils Ostroskis, viņš šodien ir palicis malā. Ostroskam tā arī bija vienīgā spēle šajā sezonā, un vispār Daugavpils ļoti maz rotē spēlētājus, tikai tad, ja kaut kāda savainojuma, kaut kas tam līdzīgs vai diskvalifikācijas, citādi no laba prāta, kur Bato spēlēm uzticis galvenokārt, kādiem 14-15 spēlētājiem. Ļoti, teiksim tā, paredzams ir gan pamatsastāvs, gan arī maiņas. Tas pats, piemēram, Fjodorovs katrā spēlē nāca uz maiņu, jo nemainīgi. Pieteikumā ir atgriezies Jurijs Soklovs, kurš vairākas spēles izlaida. Atceramies, varbūt skatījās redzēju šo epizodu pret Rīgas Daugavpils smagais savainojums, kur tiešām ļoti nopietna trauma varēja būt Soklovam. Centrējums, Panasiuks centrējas ulokumā. Rafaļskis Montalvo. Soklovs ir atgriezies pamatsastāvā. Varbūt redzēsim arī uz māju, viņš grūti spriest, cik viņš šobrīd ir optimālā kondīcijā. Kādā ziņā pamatsastāvā viņš vēl nav gatavs atgriezties. Joprojām nav komandas līdera Ryotaro Nakano. Pagājušā gada pirmās līgas labākā spēlētāja, arī labākā vārdguvēja komandā. Nakano izlaiža otro spēli pēc kārtas. Pirmais minūtēs krietni vairāk uzbruk Jūrmala, pat tas pat varbūt par maigu teikt spēlēm uzbruk tikai Jūrmala. Pirms spēles, skaidrs, ka tā kā Jūrmalniekiem rezultāti nav tik labi, bukmēkeri varbūt sākuma līnijas izlikt pietiekami augstas, bet, tas ir vairāk tīri tāpēc, kā ārzeņu bukmēkeri kantori, īsti neorientējas Latvijas futbolā, un sākumā esam izliekt piesardzīgi, un pēc tam ļaudāja tirgus to visu izlabo, līdz spēles sākumā jau bija nokrities līdz, teiksim tā, pienācīgai robežai. Jūrmals skaidrs bija aptuveni kaut kur 1,7, kā arī būtībā vajadzētu būt, domājams. Lai arī rezultāti nav tik labi Jūrmalai, bet, komandas potenciāls ir, un arī spēli vismaz negluži epizodiski, vismaz kādiem periodiem 30-40 minūtes tiešām ir ļoti laba, bet, trūks stabilitātes, trūks soliņa dziļuma, un tas var arī iegriezt visas sezonas gaitā. Redzēsim arī, kas notiks vasarā, ja, piemēram, netiek novērstas visas problēmas, kas komandā šobrīd ir, par ko Mihails Koņaus pēdējās preses konferencēs pats no savu prāta ir atklājis. Tā kā ir laikam diezgan nopietnas finansiālās problēmas, jo sezonas sākuma bija dzirdams, ka aizkavējas algas un tam līdzīgi, bet, laikam situācija nav labojusies. Atamaņukovs Sit, bijušais Latvijas čempions futzālā. Šajā gadā viņš vairs Nikaragā nespēlēja. Cilvēku virslīgā bijis jau pietiekami sen spēlējis, debitējis pareizāk. Ditona komandā viņš bijis arī.
Ir vairāk spēlē Daugavpils rindās, kuri nav virslīgas debutanti, Atamaņa kaut viens no tiem, tāpat, piemēram, Murdāsovs agrāk spēlējis, piemēram, Gulbens rindās nedaudz. Nu, Rižaiski noteikti ir lielākā pieredze no tiem, kas šobrīd ir laukumā. Vajadzētu skaitīt spēļu skaitu, varbūt, kam par to ir vairāk Sokolovam vai Rižaiskim, bet, Jurijs šodien nav laukumā. Nu jā, Rižaiskis, protams, arī vairāk sezonas spēlēs pirmajā līgā, tā kā skaidrs, ka droši vien Sokolovs ir līderis. Silva pret Kinovākī, tu pieslēdzās arī Halimons. Nopelns stūrstieni Diego Silva. Uzbrukumā turpina spēlēt Silva un Juanma, divi spēlētāji, kur vismaz sezonas sākumā Koņeva blociņā vai varbūt arī domās tiek ierakstīti kā potenciālie rezervisti, kā nācēja varbūt uz maiņu, bet daba un dzīve ir piespiedusi tieši šim pārim būt pamatstāv pārim komandā. Nav komandā vairs Kevina Gisī, tāpat arī Kariči ļoti maz spēlē, arī šajā spēlē arī Kariči ir rezervē. Tāpat joprojām nespēlēja Guerrero, kurš jau sezonas sākumā piedzīvojas nopietnā savainojumā, tā kā faktiski 3 labākie leģionāri, kas Jūrmalai bija, faktiski nekādu pienesumu nav devuši komandai, un šobrīd pat īstenībā lielākais tās pārsteigums tas pats Juanma, jo it kā CV viņam ir labs, bet ziemā viņš spēlēja, teiksim tā, viduvēji. Rafaļskis, arī Rafaļskis kā laiku nespēlēja, tad jau otro spēli šeit pēc kārtas aizdīs, Rafaļskis bija saslims, Esen arī sapcīt apprecējās, tā kā varam apsveikt arī tiešraidē Rafaļski, nedaudz novēloti, bet tomēr Kluško gaida bumbi, vai neliela pauzīt. Jūrmala pēdējā spēlē zaudējis konto 0-1. Savukārt Daugavpils jau minēja, pret Ventspili spēlē 0-3, Daugavpiliešiem jau 3 zaudējumu sēriju, pirms tam arī pret Daugavpils 0-1 un konto 1-3. Jūrmalai 3, arī 3 spēja sēriju, bet ne zaudējumu, bet bez uzvaru. Konto 0-1, Spartaks 1-1 un Ventspils 1-3. Pēdējā uzvara pret Metu, abām komandām starp citu Daugavpilī 1-0, Jūrmalai 4-2. Nav gan pareizi, Daugavpils vinēja pa ceļam Rīgas Daugo 3-2. Centrējums, un Balševs, labs moments Halvītovam, man liekas, trāpīs Jūrmalaikam par roku, bet cīņa turpinās un Bordons sit pāri vārtiem. Man liekas, ka Halvītos pats trāpīja par roku kādam no savējiem, vai varbūt pat pats sev, bet silpa neskanēja. Jā, tad arī var palabot to, ko es teicu mums. Stūrseni, protams, ka Daugavpils metēja zaudēja, nevis uzvarēja, 0-1 viņi tieši zaudēja. Tā joprojām metēja ir vienīgā uzvara šajā sezonā. Ja ierunājas par Silpu, tad skaidrs iepazīstināt arī šo spēli tiesā. Galvenais tiesnesis Andris Treimanis, viņam uz līnijas palīdz Vasilijs Botošs un Aleksejs Pasjoņikovs. Šajā kārtā šī trešā spēle. Šodien abas pārējās jau noslēgušās. 1:02 sākās spēle Jelgavā, kur Meta nedaudz pārsēdējuši jelgavniekus. Atstāja ar 1 punktu tikai. Jelgavai pielādēja liels pārsvars, bet nevedās spēle mainiekiem un pēc labām pirmajām 15 minūtēm, kad šķieti, ka tiešām šajā spēlē pārbrauks pāri, beigās jau spēle izlīdzinājās, vismaz kaut cik izlīdzinājās un tāda ļoti laba momenta īstenībā pat nemaz daudz nebija. Bija Kozlovam izgājiens, vēl pāris tādu pusmomentiņa bija, bet tādu izteiktu spīdoši izspēļams nebija. Beigās arī Jurģis Kalns. Bet varēja izcelties, Metas uzvara gan nebūtu pelnīta, bet iespēja viņam bija tādu izraut. 1-1 beigās par vārtiem Jelgavniekiem trāpīja Armans Petersons. Metēji, kā sākumā tika ieskaitīts vārdu gūmas Elvim Stuglim, bet Stuglis visīsumāk bumbai nepieskārās. Gan jau, ka tas tiks izlabots un patreiz neatceros, kurš atdeva piespēli, laikam tas bija Ostrovskis, kurš deva gar vārtiem Juanma. Nopelna vēl vienu stūrstienu. Nē, tomēr nenopelna gan. Viņam pēdējām pieskārās bumba un jau minēju, tikko šīs spēles sākuma veidās spēle Liepāja 2-0 uzvarēja Spartaku vārti Kristianam Toresam un Jānim Ikauniekam. Tātad Ikaunieks šobrīd ir izvirzījies virslīgas labāko vārtguvēju sarakstā pašā augšgalā 6 vārtiem, 2 no tiem ir Pendeli, 5 vārti ir Gauričam un 5 vārti arī Juanmam. Tā kā Juanma vēl var viņam šodien aizteikties, vismaz atgūt varbūt dalīt pirmo vietu, vai arī varbūt gūt 2 vārdus un izrauties vienatnē vadībā Juanma tieši ar bumbu. Savulaik spēlēja Spānijas 2., 3. pēc spēka līgā. Montalvo, centrējums, būs stūrstiens. Jā, liels diezgan spiediens, varbūt momenti pagaidām nav, izņemot to vienu epizodu vārdu tiešā pēc stūrstiena, bet
Tiešām spiediens pagaidām ir pietiekami ievērojams pārsvars mums teritoriālais un arī ļoti bieži tiek Jūrmalī solaukumam paidām centrējumi savu nedod. Juanma izpildīs to. Halvītavam atkal trāpīja bumba virsū, tā kā vēlreiz atrada adresātu, bet šoreiz turpat arī Montalvā mēģināja izdarīt sitienu, bet bumba lidoja garām vārtiem. Stūršanu izpildīja Juanma, joprojām nav Daniela Romero, kurš parasti šo standartus vismaz izpildi. Romero veselības problēmas un arī šajā spēlē viņa nav pat pieteikumā. Atskaitot varbūt Romero, atskaitot Trekaričī rezervē, šobrīd Jūrmala ir praktiski labākajā sastāvā no tā, kas ir palicis pāri pagaidām, ja neskaita vairs Guerrero, ja vairs neskaita Gisī. Šķita Rāsausas bumba ir kreisajā flangā. Vismaz pēc loģikas tā vajadzētu būt bloķēt centrējums. Jā, tas bija Pāvils Rāsaus 5. numurs. Silva. Atkal Silva. Un pamazām arī sāk nedaudz līt. Pirms spēles sākuma nedaudz papildināja, nekas nopietns nebija. Un te jau Vācas 2 cīņu laukuma vidusdaļā sāpīgi pa kājām dabūja šeit Jānis Bovins. Vai varbūt Rāsos, viens no viņiem diviem visticamāk, tas bija Rāsos, šeit ir kājās, laikam tas ir Jānis Bovins, kurš cieta 2 cīņā brīdinājumu, gan nebūs, painām nebija arī pamata. Bovins viens no tiem spēlētājiem, kas spēlēja, pieminētajā sastarpējā spēlē 2010. gadā, ja otrās spēles sastāvs mums nav pieejama, tad pirmajā mačā no Daugavpilsnes bija Bovins, toreiz pamatsastāvā bija Halimons, bija Murdāsovs un bija arī Čižovs. Centrējums, diezgan neveiksmīgs centrējums tieši virsū arī Jūrmalas spēlētājiem. Ja mazāk tālāk nepacīs piespēli, Panasjūks pārtver bumbu, varam iespēlēt Ulnibāšavam, viņam arī sēko piespēli, Ulnibāšavs pret Jamzaki, Jamzaki ir izsit bumbu ārpus laukuma, piesēdza viņš šeit Kinovaki, labās malas aizsargu pozīcijā. Jā, jau diezgan spēcīgi līst. Tāds sīks lietus, bet pietiekami spēcīgs. Redzēsim, ko tas mums ietekmēs spēlē, jo, piemēram, vakardien bija pirmās līgas spēle, klāt apmēlēja Ogres Valmieras maču, tad tur ļoti spēcīgās lietas gāzes viņā puslaikā acīm redzam traucēja komandām, vismaz valmieriešiem, kas tajā puslaikā spieda, bija, lai arī mākslīgajā laukumā notika spēle, vienalga lietas bija tik spēcīgas, ka vienalga arī uz šī seguma praktiski visā laukumā uzkrājās lietus ūdens, un bumba diezgan bieži strēga iekšā, varbūt ne tā izteikti, bet domāju, traucēja diezgan gan piespēlēt, gan apstrādāt bumbu. Zaudēja bumbu Jūrmalnieki. Bovins pret Bordonu. Pats iespējams turī, bet jāmēģina spēlēt 1-1, to viņš arī darīja, bet iedzina pats sev pie sāna līnijas un bumba arī zaudēja. Jūrmalniekiem šo zonu vienīgā uzvar joprojām ir pret Metu 4-2, pa neizšķirtam ir pret Rīgas Daugavu un Jūrmalas Spartaku. Šeit pat abi divi neizšķirti bija, abi divi 1-1. Klimaševičs labi nospēlēja. Klimaševičs varbūt nav augumam pats ražinākais aizsargs, bet noteikti viens no aizsardzības valstīm savā komandā Latvijas U21 spēlētājs, jo nesen it kā tikai iegāja, bet pietiekami stabili, jo tajā vismaz bija, redzēsim, kas būs līdz vasarai. Tomēr kā laiks viņa nav bijušas U21 spēles, jau pēdējais mačs bija martā vai februāra beigās, tas vairs nav tik svarīgi, bet ap to laiku bija. Te Maņukovs kļūdās. Tikko pie mums bija Černomordijs, 7. numurs, viņam pašlaik ir tikai 17 gadi, pirms sezonas sākuma it kā ziemā vairāk spēlēja centra aizsarga pozīcijā Catlakža, bet treņos laikam sev labi pierādīja un izkonkurēja, un šo zonu vismaz Černomordijs paidām ir izteikti pamatstāv centra aizsargs, Silvas sit pāri vārtiem. Es labs, varbūt pusmomantiņš, varbūt vienkārši brīdinājums zvans, bet joprojām pārsvars ir Jūrmalai, gaidām pirmo momentu. Čižovs virslīgā arī spēlējas pie Ilūkstas pagājušā gadā
pussezonu aizdīja un pēc tam atgriezījās Daugavpils rindās. Tāpat viņš, ja nemaldos, ir bijis agrāk vismaz pieteikumā vēl Daugavpils Daugavā tieši 2010. gadā, kad PFC bija lielās komandas, Daugavpils Daugavas to brīdējā dublieru komanda vismaz oficiāli. Šādi 2010. gadā viņš vienreiz bija rezervē un virslīgā, protams, pagājušā gadā viņš debitēja Pilūgas 11 spēles, aizdīja ļoti daudz vārdu salaida, bet, ne jau viņš pie tā bija vainīgs. Lielākoties vēl viens labs mēģinājums, Bordons šoreiz no 23 metriem uzsita vēlreiz pāri vārtiem. Šķiet, ka vēl nav nevienam sitienam bijis vārtu rāmī, bet Čīžovam pagaidām nevajadzētu sūdēties par to, ka nav nekādas spriedes un darbiņa. Rītdien šajā kārtā paredzēts vēl 2 spēles, tepat Kauguros tiksies 17. Rīgas Daugava un Skonto. Paralēli tā spēlē Ventspils tiksies Daugavpils Daugava, atgādinu, ka Ventspilnieki virslīgā nav vēl zaudējuši nevienu punktu, bet Daugavpils Daugava pagaidām ir vienīgā komanda, kas šozonu ir spējusi pieveikt Ventspili. Tas notika Latvijas kausa SRV finālā, toreiz 2-0. Daugavpilieši savā laukumā uzvarēja, pilnībā pelnīti, turklāt uzvarēja. Neprecīzi piespēle, nespētās Zēlna ar Bordonu, pie mums Murdāsovs komandas kapteinis. Tur Mihaļģuks gribēja spēlēt precīzi, īsti neprecīzi piespēle bija, bet vienalga bumbas nokļuva pie savu komandas biedri. Montalvo, Rafāļskis. Rafāļskis, tas diezgan sarausīts sezonas sākums, bijis diezgan daudz, viņš ir izlaidis. Arī Halvītos bija tobrīd jau Jūrmālas komandā, nevis jau, bet tobrīd bija Jūrmālas komandā 2010. gadā pirmajā līgā, bet konkrētajā mačā pret PFC Daugavu šoreiz tika atstāts rezervē. Tāpat bija, piemēram, Šiļuks, kurš šodien ir rezervē. Tāpat no pazīstamiem spēlētājiem bija, piemēram, Tereņķos, Idionovs, Ivaško, Maksims Daņīlovs, arī Vugars Skērovs. Murdāsovs pie mums, redzēsim, cik viņiem ir tāls metiens. Šodien Mārcis Sošs, protams, metu diezgan bieži atkal dabūja iemēģināt savu ierodas, bet nereizīs pēc šiem mēģinājumiem Jelgava neko sakarīgu arī neizveidoja. Murdāsovs diezgan ilgi gatavojas. Gluško ar galvu. Pirmais ir Silvas, labi nospēlēt divcīņā. Gan Silvam, gan arī tam pašam Kvalmam pagaidām divcīņā diezgan smagi gaisa runa, bet nav tieši par gaisa divcīņām, bet arī uz zemes pieteikam daudz. Tā zaudēt divcīņu tieši spēku spēlē. Tas, ko arī Koņģis pirms sezonas sākuma uzsvēra, ka tomēr diennieki arī silas ziņā tomēr ir daudz citādi tipu spēlētāji, viņiem arī vēl jāadaptējas, jo tas būtībā runājot gan visiem leģionāriem, kas gan īsti leģionāri, ar ko ir runāts arī iepriekšējos gados, tie paši Japāņi, pat arī afrikāņi. Lielākā daļa saka, ka Latvijas runāts atšķirās ar to no iepriekšējām vietām, kur viņi spēlējuši to, ka šeit ļoti daudz cīņas ir. Labi nospēlē Panasjuks. Kinovaki, viņam šī pirmā sezona Daugavpils rindās atšķirībā no Nakano. Kinovaki iepriekš bija Polijas pēc spēka 4. līgā. Otrs Japāns Yamazaki spēlēja Japānas studentu līgās. Nakano agrāk jau ir bijis Vācijas, ja nemaldos, 5. laikam Oberlīga, tā laikam bija, kur viņš spēlēja, tā bija 5. līga, tāpat viņam laikam, nezinu, vai viņš spēlē, vai tikai bija tīri īpašuma status ziņā bijis arī Gdiņas Sarka komandā Polijā. Panasjuks. Atpakaļ Halvītovam. Halvītovs arī netika plānots kā pamatsastāvs spēlētājs pirms sezonas sākuma, bet Guerrero vainojuma dēļ sanācis tā kā sanācis. Arī Halvītovam Vācijas stāsts var tikt veltīts par to, kā viņš pārnāca uz Jūrmalu. Sākumā viņš ziemā, atceramies, ka sezonu pagājušo viņš pabeidz Daugavpils Daugavā, tad ziemā viņš jau ziemas kausā bija Spartaka rindās, bet beigās izdomāja, ka grib pāriet uz Jūrmalu, pārgāja, viņam piedāvāja braukt uz
pārbaudas spēli ārzemēs, bet viņš teica, brauks tikai tad, ja viņš brauks ar līgumu, kā bet tā to viņam atteicās darīt, atteicās jau dot līgumu uzreiz mums pārbaudas. Beigās vienalga, Halvītos tomēr sazvanījās ar klubu vadību un beigās abas puses visu sarunāja. Kinovaki. Vismaz no tām spēlēm, ko sanāca redzēt arī ziemā, arī šo zonu, Kinovaki, nav viņš varbūt tāds līdertips spēlētājs komandā, bet pietiekami stabils un nezvai, ka tā vājākais posms varētu būt. Ulimbaševs bija kopā ar Čižo komandas biedri Ilūkstē pagājušajā gada pirmajā pusē. Abi pēc tam pārgāja citām komandām, jo minēja Čižos atgriezās Daugavā, BFC Daugavā. Tad Ulimbaševs pārgāja uz Jūrmalu. Rafaļskis. Montālo tālāk Huanmam pret Černomordiju, piespēlga ar vārtiem. Labs izspēlēts uzbrukums Jūrmalai līdz vienāgu netiek, bet vismaz piespēlga ar vārtiem bija un ir stūrstiens. Varbūt nedaudz ir pēdējās minūtēs izdevies izlināt spēli Daugavpilī, vairāk tādu varbūt pēdējās minūtēs apusēji uzbrukumi no vieniem, varbūt vārtiem, bet vismaz mēģinājumu no vieniem vārtiem līdz otriem spēlēt. Bet arī tāds, domāju, vairāk pat ir pluss tieši Jūrmalai, ātrākā spēlē, kur ir vairāk plašuma. Bordons. Rafaļskis. Diezgan neveiksmīgi nospēlēja, bet Gluško mēs vai mums atspēlē atpakaļ Dzelmam. Riževskim šo zonu komandas labākajiem uzbrucējiem komandas, tādam varbūt vienīgajām pat varētu teikt virslīgas, vismaz apakšgala līmeņa uzbrucējiem pagaidām tikai vieni vārti, Nakāno komandas līderim pagaidām vispār nav nevienu vārtu. Visvairāk vārtu 2 ir Vladislavam Fjodorovam, kurš ir rezervēm visās spēlēs, jau minēja gājis uz maiņu. Tāds ierocis, kā pastiprināt, aktivizēt spēli otrā puslaikā. Un pa vieniem vārtiem arī Černomordijam, Bovinam un arī Trāsovam. Pārkāpumu laikam nebija, vismaz Treimans tādu nefiksē, bet tomēr parāda, ka priekšrocība tā kā pārkāpumu tomēr pamanīja, jo pārkāpums tur bija pret Silvu. Priekšrocība Jūrmalnieka neizmanto, atkal jāspēlē no sākuma. Montalvo ziemā ļoti labi spēlē, pēc tam jau sezonas sākumā pat nāca tikai uz maiņu, bija, arī, ka viņš spēlēja diezgan vāji spēlēja, nevis tā kā spēlēja ziemā, tikmēr Panas Juks centrējot solokmā trāpa, šeit pa vārdu staba, ārmalu var teikt tā, nebija atrodējums vārtiem, bet tīri stāsts tikai viņš pa konstrukciju trāpīja. Abas komandas šo zonu, kā sāk spēlēt vienu formāciju, tā šeit arī pat nav mainījušas. Visas spēles Daugavpilī, gan es neesmu redzējis, man liekas, ka viņi nav. Tāpat kā spēlē 4-3-3, tā arī spēlē Jūrmalnieki, tāpat kā spēlē ar 4-4-2 Romu vidusdaļā, tā arī turpinot darīt. Montalvo. Huanma. Tālāk Ulimbaševs. Rafaļskis, Panas Juks. Patīk Jūrmalai spēlēt tādām īsām piespēlēm, bet diezgan bieži tā spēlējot viņi tāpat divreiz pa perimetru riņķi atspēlē, bet nekāds virzības pēc tam uz priekšu nav bijis, nekāds iegums nav bijis. Tad es te ļoti labi piespēlēju Gluško centrējums, Huanma ar galvu. Laba iespēja Jūrmalai nedaudz varbūt par augstu Huanmam šī piespēle bija, bet vienalga. Ļoti labi, tur nemanīja, kurš izdarīja šo piespēli Gluško, bet ļoti labi starp aizsargiem bija diezgan brīva telpa un arī pamanīja Gluško, ja laicīgi atdeva, laicīgi izskrēja. Prāca Huanma piespēle un Baševs tomēr spēlē citur. Rafaļskis. Huanma. Man mēģināt varbūt uzsist, viņš tālāk Gluško, tagad Bordons. Bordons centrē, virsū Kinovaki. Atkal ilgstošāk Jūrmalas uzbrukumi pēdējās minūtēs atkal
Tā kā pajām nav nekāda liela pārsteiguma šajā spēlē. Jūrmala bija favorīti un pajām viss arī rīt ar Jūrmalas pārsvaru. Silva, tomēr neaizsniedzās līdz bumbai. Ar korpusu precīzi nospēlē Klimaševičs un bumbus Čiževam. Jūrmala vēl ir komanda, kas pavisam teorētiski var arī spēlēt šo zonu pat Eirokausos, ja ceļazīme, ja kausa fināla uzvaras konto, ceļazīme līgā pienākas, Jelgava līdz ar to ceļazīmes netiek, pēc tam šī ceļazīme no kausa it kā pāriet nākamajai komandai no līgas, tā ir Liepāja, bet, zinot Liepājas situāciju, to, ka tas ir faktiski, tas ir jauns, pavisam jauns, tikko dibināts klubs, nav izslēgts, ka arī Liepājnieki nemaz nedabūna licenci no FA, tas pajām atklāts jautājums. Tā kā, ja, piemēram, noteikšā scenārijas, ka Liepājnieki licenci nemaz nedabūna, nākamā jau rindas kārtībā ir Jūrmala. Rafaiskis. Juanma. Tur jāspēlē Murdāsom, tā ir galva atspēlē, bet nedaudz neprecīzi atvainojās arī partnerim. Atvainojas Čižavam un būs Tūštienis. Vēl viens varētu būt kāds jau 5., varbūt 4. 4. tas noteikti. Arī no šīs tur Juanma pados. Nav Treka Ričino Romero, kas ap divi ir komandas štata izpildītāji. Centrējums to stabu. Panas Juks, sīdienas, labs sīdienas, bet Kinovaki bloķē. Silva. Pagaidām Daugavpils neko uzbrukumā nav spējis izveidot. Arī nav bija šādi bīstams pārējais no iniciatīvas uzbrukumā, un pagaidām tiešām izteicis pārsvars ir Jūrmalai. Atgādinu, ka Daugavpils nav uzvarējis jau 3 spēles pēc kārtas, nav arī gūs 2 spēles pēc kārtas, nav gūs vārtus. Pēdējie vārdi bija pret Skonto, kad izcēlās Černomordīs, tas bija pirmā puslaika vidus, gluži ne, kāda 35 minūte varētu būt, un tā kā rēķinam, ka 90, kāda 140 minūtes Daugavpilieši nav gūši vārtus. Mihaļuks. Mihaļuks ir viens no retajiem Jūrmalā, kam ir profesionālais līgums, kuram varētu būt varbūt problemātiskāk pamest komandu, ja viņš jau vēlēsies vasarā. Labi, līdz tam laikam vēl tālu, varbūt visas problēmas tiks atrisinātas, tā kā vēl nestačina karstu, bet tā kā diezgan daudziem ir amatīra līgums, tas viņam nekādas problēmas vasarā nesagādās. Iepriekšējā gadā Mihaļuks bija Rīgas Daugavā, bet ļoti labi iesāk sezonu, bet beigas jau nebija tik labas, jo diezgan daudz izlaida traumas dēļ. Treimans rāda, ka bumba būs Daugavpilī pārkāpums, laikam netiek fiksēts, tiek fiksēts tikai out iemetiens, tur uz zemes atradās Riževskis. Terāsovs. Projām Terāsovs cīnās. Nē, tas bija Bovins. Nevis Terāsovs, viņš arī pārējā noteikums pret Maksimu Rafaiski. Rafaiskis arī savulaik spēlējis Daugavpils komandās, ne BFC Daugavā, bet Daugavpils Daugavā viņš ir spēlējis. Kļuva arī par Latvijas čempionu Daugavas rindās. Un vēl viens Tūštienis Jūrmalai. Tikai Bordons, nevis Treka Riča laukumā, tad arī īstenībā otrajā stāvā ir pietiekami spēcīgs spēlētāji Jūrmalā, jo Bordons ir augumā pietiekami garš, tāpat, protams, Halvītos, Mihaļuks. Šoreiz Mihaļukam sekoja piespēle. Ulimbāševs. Jau gan īsti pusstundu šajā puslaikā nospēlēt, pagaidām tiešām spēlē aiziet ar acīm redzam Jūrmalas pārsvaru, pagaidām tādu lielisku momentu nav bijis. Atskatot to vienu pēc Tūštiena, kad, manuprāt, tur bija spēle ar roku, kas netika fiksēta. Kluško. Bordons. Juanma pretī nāca. Zaudēja bumbu Juanma, teikt Kinovaki. Jā, diezgan aktīvi arī spēlē Jūrmala bez bumbas.
Hualma arī pat ziemā, arī pirms sezonas sākuma, pat ziemā pēdējās pārbaudas spēlēs varbūt pat tik iespēlēts arī kā manlējais pusargs šajā rombiņā, bet, kā es mums sacīju Jūrmālas vadību, tad šo pārbaudas spēļu laikā arī tika pamanīts, ka Hualma diezgan nekrīvīgi atcerāda aizsardzībā savā flangā, līdz ar to viņš tika pat pārbīdīts uz priekšējā līniju, uz uzbrucēju pozīciju un izstāst, ka ņemot vērā Gisi aiziešanu un Trekariči nespēšu iet savā formā, tas pat ir bijis labs lēmums, jo tāds būtu problēmas varbūt ar uzbrucējiem, un Limbaševs labi izbraucis cauri, tomēr viņa aptur Klimaševičs. Komandas biedri arī U21 izlases rindās. Mihaģuks kopā ar Rafaiski bija šo Latvijas izlases spēlētāji, bet, jau labu laiku viņam tur nespēlē, stipri šaubos, ka kāds no viņiem tur vēl atgriezīsies. Ja kāds, tad lielākās izredzes noteikti to izdarīja būt Mihaģukam, bet, diez vai šodien viņam bija tik daudz kļūdu, ka, stipri šaubos, ka viņš varētu saņemt izsaukumu no Marijana Pahara. Drīzumā jau būs Baltijas kausa izcīņa, kurā varētu arī varbūt redzēt vairākas pārsteigumus, ļoti iespējams. Tas ir, protams, mans tikai subjektīvais viedoklis nevis Pahara. Varbūt atgriezīsies Gauričs, jo tomēr uzbrucēju pozīcijās būs problēmas, jo es zinu, ka būs Rudņevs, nebūs arī Nedots Višņegos, jo Polijā nebūs beigusies sezona. Tad Gauričam visas iespējas īstenībā. Protams, arī Verpakovskis uz Baltijas kausa vēl būs, bet diez vai, ka viņš tiks plānots kā pamatstāvs spēlētājs. It kā brīvas vietas uzbrukumā netrūks. Tāpat arī, protams, diez vai, ka tas pats Rakels būs tieši Polijas sezonas daļa, kaut arī Rakels pirmajā kaunā faktiski nespēlē. Atamaņukovs, Montalvo. Atamaņukovs izlaida arī sezonas sākumu, arī Ziemaskausā viņš gandrīz nespēlē, tikai uz dažām spēlēm bija viena noteikti, varbūt nedaudz, varbūt vairāk, varbūt 2, varbūt 3, ne vairāk. Darba dēļ viņš izlaida spēles, izlaida treniņus un it kā potenciāls pamatstāvs spēlētājs, bet nav spējis palīdzēt tik daudz komandai. Lāba Siedniņa, Montalvo, Silva. Pret Kinovaki, mēģiniet garām. Pārkāpumu nav. Rāda Andrs Treimanis. Atdeva piespēli Silva, papēdi Panasukam cīņā, bet, varbūt, ja pat nebūtu atdevis piespēli, varbūt pat Treimans drīzāk būtu varbūt nosilpis, nekā tad, kad viņš atdeva piespēli turpinājot kā uzbrukumu. Bet, varbūt arī pārkāpumu tur arī nemaz nebija. Riževskis labi pameta tālāk bumbu Tarāsovam, bet, protams, pirmais bija Mihaģuks Silva, skaisti Montalvo, Limbaševs, vēl viena īsa piespēlīta, Silva atkal Limbaševs, jāmēģina varbūt mainīt flangu, to arī Danīls dara, agrāk bijis arī Zviedrijā kādu laiku, pēc spēka 3. līgā. Limbaševs. Iegrūja, manuprāt, mugurā Rafaiski, Treimans perfekti redzēja epizodi, tā kā neuzskatīja, ka bija pārkāpums. Bija tur pat blakus un nolika, ka redzēja Kinovaki. Paklupa tur tikmēr Rafaiskis, to gan īsti neizmantoja. Daugavpils, bet te ir pārkāpums par to pašu Kinovaki. Varbūt vismaz no sanētiem varbūt kaut ko var mēģināt izveidot, un no spēles pagaidām Zelmas vārtiem nav bijis pilnīgi nekādu draudu. Kaut arī jau 35 minūtes gan nospēlētas pie mums, protams, Murdasovs. Ja būtu tuvāks standarts, tad varbūt, kad tiešos varbūt mēģināts varbūt tas pats Atamaņukovs. Tā kā nav, kurš būtu potenciālais citējs. Zēle metīs gājienā, netiek līdz bumbai, bet, viņam par laimi tā nekur bīstamā pozīcijā nenokļuva. Klimaševičs, tas laikam bija, kas izdarīja centrējumu.
Limbāševs var jau mēģināt aiziet pretuzbrukumā. Tur tālāk ir Juanma, tur ir Silva. Juanmam arī piespēle. Jāmēģina atgriezties un turpināt uzbrukumu, jau atpakaļ, ja Daugavpilieši. Gluško nokļūst pretējā malā, nevis kur parasti spēlē. Gluško viens no retiem, kas palicis komandā no pagājušā gada, tas pats Limbāševs ir palicis, Loginovs rezervē, šo zonu maz spēlē. Bija arī viņam savainojums. Centrējums. No, tur neviena nav, tikai Kinovaki. Bordons pat neizsita, tā sanās precīzi piespēle. Diez vai viņš bija tā domājis. Atamaņukos. Tā kā savulaik agrākos laikos, kad vislīgas iešauži bija maz, vai nebija vispār, tad, protams, no Daugavpils spēlēm ļoti maz sanāca redzēt, tā paša Ditona, līdz ar to Atamaņukojas. Es pat vairāk zinu, nevis varbūt kā tieši Ditona spēlētāji, piemēram, bet gan vairāk kā futzāla spēlētāji no Nikara, no Lauces agrāk. Tieši Atamaņukojas arī bija viens no tiem spēlētājiem, kas Nikarā turpina futzāla tēmu, tad viens no tiem, kam tika uzticēta vieta leģionāru maiņā. Šogad, kad nav Atamaņukoja, tad tur vairāk spēlē Igors Decko. Riževskis. Krīt Riževskis, pārkāpumu nav, tā atkal krīt, un joprojām Silva klusē. Tagad beidzot gan ir jautājums, kāpēc spēle tika apturēta, vai Bavinam varbūt bija aizmugure. Iespējams, ka tāds bija verdikts, kāpēc bija jāaptur šis uzbrukums. Murdāto šoreiz mēģinās no kreisā flanga, no labā flanga iepriekš jau redzējām neveiksmīgi izspēle sanāca. Spēlē atpakaļ Bovinam, Jamazaki. Lāk atkal Klimaševičs, atkal centrēs, atkal centrē. Otru reizi pēc kārtas. Atamaņukovs. Jāsīt Atamaņukovam, to viņš arī dara, bet trāpa virsū pretniekam šeit. Tas bija Faļskis laikam, pa kur kājām viņš trāpīja. Jā, Ziemassvētku sarkanā Atamaņukovs pirmo spēlē aizdījis kādus vārdus, viņš guva pret Rīgas konto. Beigās gan Daugavpils pats zaudēja 1-2, galotnē ielēja 2 vārtus, bet kādu konfliktu ielika Atamaņukovs no 23 metriem. Bez varēņiem toreiz bija Andrijam Pavlovam. Riževskis izcīna bumbu, uzreiz arī zaudē. Silva, Juanmam aizmugurs nav, viņš paguva tikt atpakaļ līnijā, jo pirms tam viņš bija solīti priekšā Černomordijam. Pārtver piespēlē Rafaļskis, Montalvo. Bordons. Juanma. Piespēlē atpakaļ Gluško. Halvītos. Rafaļskis. Pēc bez centrējuma Jūrmalnieks spēlē mēģina izspēlēt līdz malai kaut kur Silva. Silvam gan ir aizmuguri. Silva tālāk nomet ar papēdīt ar pēdas ārmalu bumbu Rafaļskim, Bordonam, kuri apatīvi ieskrēja solaukumā, bet Ģēgo ir aizmuguri. Silvam šo zonu. Pagaidām vārtu nav vispār, Juanmam 5 goli no leģionāriem, kas mums vēl ir iesasliek arī šķiet 1 vārtu, un tas arī šķiet ir viss. Silva momentu bija pietiekami daudz, jo īpaši uzvarētāja spēlē pret Metu, kur viņš pārspēlēja, protams, bet radīja 100 momentus, un 90 no tiem pats arī pēc tam izšķērdēja. Tā ir to iespēja Daugavpilī glābi Kristaps Dzelme. Trāsa un lieliski iespēja bija ielādās viņš sulaukumā, sita pa vārtiem, bet, uzta visu Kristapam. Kinovaki. Vēl viens centrējums. Neveiks nospēlē Mihaģuks, un, sanāca piespēlēt tieši Dzelnam. Bordons nonācis gan izvēja aizsargu pozīcijā, malē aizsargu Limbāševs. Silva.
neprecīzi piespēle. Juanma kreisajā malā plāta rokas, bet, nezvai, ka tur Holmam vispār varēja izspēlēt, jo Silva vispār nebija pagriezies ar sevi pret vārtiem. Tā kā mēs ticams, ka viņš vispār zināja, ka Juanma tur ir pietiekami brīvs, bet, Murdāsovam jābūt pirmajam, gan auguma, gan svaru viņam pārsvars ir. Viņš arī nospēlē Silva beigās arī pat pārkārt noteikums. Nebija nekāda vai viņam varianti šajā duciņā. Atstās Murdāsos Čižovam bumbu. Puslaika beigām jau 4,5 minūtes vairs tikai palikuši, tāda pauža nav bijis. Domāju, ka kompensācijas laika varbūt arī pat nebūs. Tomēr Murdāsos izpildīs tiešo brīvšķienu. Neizdodas priekšā ieķerties, varbūt pat neieķerties it kā pēc šīm tāliem piespēlēm, gan Žērskas, gan arī cerēs Tarāsovs it kā nomet tālāk bumbu, bet no šīs nomešanas pēc tam jau ir neprecīzas vai nav tāds īsti palīdzības no partneru puses. Juanma pret Kinovaki. Kinovaki labi ir auguma nospēlē, tomēr Juanma izdara centrējumu. Tarāsovs. Krīt Tarāsovs, ir pārkāpums. Tarāsovs pagājušajā gadā pirmajā līgā bija arī pamestā spēlēs, nospēlēja gan visus mačus, gan visus sāk pamestāvā, guva kopumā 5 vārtus. Visvairāk to bija, protams, Nekāno. 26 vārtus viņš guva, Riževskim bija 14, bet Riževskis arī nospēlēja daudz mazāk nekā tas pats Nekāno. Riževskim bija tikai 17 spēles sezonā, tikai gandrīz vai grafiks vienu vārtu spēlē, kaut kas līdzīgs kā Nekāno. Tā kā grūspries, kurš būtu labākais, ja Riževskis būtu spēlējis visu sezonu. Tieši Riževskis ar bumbu krīt, atkal pārkāpumu nav. Jo kuro reizi Riževskis par šādām divciņām nokritis, bet, Tremans uzskata pārkāpumu nav. Tremans vispār šajā spēlē ļauj spēlēt pietiekam fizisku futbolu. Labs idejas no distances vārtu pārliknis. Vēl viens moments Daugavpilī izglābis Jūrmala. Vēl viens no distances šoreiz bloķēts. Atemaņukovs. Kinovaki. Piespēlēja sulaukumā viņš Bovinam. Lai arī bumbas kontroli procents noteikti lielāks ir Jūrmalē, un arī tiešām viņi bija labāk, lielāko daļu pirmā puslaika, bet momenti labākie bijuši tieši Daugavpilī. Tarāsova iespēja, un tā ir arī ciniens par vārtu pārlikni. Juanma centrē. Neveiksim nospēlēja Murdāsovs, bet viņam par laimi arī Bordons nebija gatavs spēlēt. Šoreiz gan ir pārgāvums pret Riževski, kādu 5. reizi beidzot pārgāvums par Baltkrievu. Latvijā viņš jau ļoti, ļoti sen, jau gadsimta sākumā, pašai kā pirmais vai otrais gads, kad viņš ieradās Latvijā, Latvijas virslīgā, spēlēja Skonto, kļūst arī Skonto Latvijas čempionu. Protams, arī Daugavpils komandās viņš spēlēs arī citās Daugavpils komandās Dienaburgā. Lāzmā bijis arī Ilūkstē pirmajā līgā viņš spēlēja, bet no virslīga kopā ar Ilūks gan viņš vairs neaizgāja. Atšķirībā no, piemēram, Dmitrija Kozlova un daudziem citiem spēlētājiem. Pirmā puslaika pēdējā minūte, lai arī patālu var mēģināt arī uzšaut. Pie bumbas Murdāsovs, pie bumbas Jamazaki, Riževskis dodas uz sulaukumu. Laikam atstās Murdāsovs bumbu tikai Jamazaki vienam pašam. Jamazaki šeit arī varbūt mēģina nesist, vai arī vienkārši asi centrēja. Asi zemāja centrējas, varbūt arī tāda bija ideja. Panas Juks, ne tomēr Juanma. Kalvītos. Pusminūte līdz puslaika beigām. Es domāju, ka komentācijas laika arī nebūs. Tā kā iespēja pēdējo uzbrukumu sagatavot Jūrmalai. Montalvo. Ulimbaševs. Panas Juks.
pats stūrstins. Daugavpilī jautājums, vai Treimans atļaus izpildīt. Izstāsta, ka ļaus 10 sekundes palikuši līdz puslaika beigām. Es domāju, ka pēc šī stūrstiena arī tiks silpa pirmauslaika beigu silpa. Pie mums, protams, Juanma. Lieliem spēkiem Jūrmala aizgāja šo stūrstienu. Juanma ceļ, Mihaļuks neaizsniedz līdz bumbai, nedaudz par augstu. Pirmais laiks arī beidzas ar pēdēju likumsakarīgu 0-0, ņemot vērā nedaudos vārtu momentus. Tā kā tikamies pēc 15 minūtēm. Puslaiks noslēdzies ar rezultātu 0-0. Šīs 9. kārtas ietvaros uz šodien jau ir aizdītas 2 spēles. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Skittles. Pamēģini varavīksni. Izkāršo varavīksni. Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blockbustera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Labdien, atkal sportscents.com tiešraidē Latvijas futbola virslīga SMS Kredit, Latvijas futbola virslīgas kārtējā spēle. Un šodien atkal translācija no Jelgavas, no Zemgales Olimpiskā centra dabīgā seguma laukuma. Un jautras dziesmas šeit skan, bet pavisam drīz laukumā nāks arī galvenās varonas šīs dienas spēlē, tātad proti mājiniece Jelgava, un kas savā laukumā tātad uzņems viesus no Rīgas Daugavas komandu. Un šoreiz tas neizdodas, un tagad Ziļs gandrīz tiek līdz bumbai, bet līdz bumbai tiek Kārkliņš un sit viņš tuvajā stūrī. Netrāp vārtrā bija Kārkliņš, un kāds no jelgavniekiem tur ir pieskāries bumbai, kas nozīmē, ka būs stūra sitiens, diezgan skaidrs. Uz tālo stābu varētu būt, ne tomēr uz vidus daļu vairāk, un būs stūrstens. No tās malas jau varēs izpildīt Georgijs Diakmiņšvili. Mums sēdīs Joks ar 77. numuru Artis Novīckis, kurš arī komandas preses sekretārs. Un tagad Pētersons, kas pa sitienu atsit Ozols, un Gubins gan iesit, atsit bumbu no sākuma Ozols, bet Gubins pēc tam iesit bumba no tīklā, un Jelgava izvirzās vadībā ar 1-0. Aleksandrs Gubins, pirmie vārti jau sezonā. Apmierināti ir Jelgavas publika, ļoti priecīgi. Šilē labi aiziet uz bumbas pārtveršanu. Apsteidz viņš Barovski, pēc tam Gienšvili joprojām pats. Varbūt var piespēlēt, ja Gienšvili uzsit. Varbūt varēja pagarināt labajā malā Pētersonam, bet uzsit Gienšvili pa vārtiem. Uz risku neies. Nu, skatāmies, kā Kārkliņam izdosies. Nu, sit viņš tuvajā stūrī, bet vājš sitiens arī nebija. Tomkevičs, visticamāk, es domāju, ka Tomkevičs. Nu, jāspēlē Robertam Ozolam, bet cik neveiksmīgi nospēlē Roberts Ozols. Nespēja viņš tvērt bumbu. Un Mārts Sošs panāk 2-0. Veiksmīgi centrēja tur Romāns Bezpālovs, Roberts Ozols pozicionāli kļūdījās. Ātri stundu piespēle atpakaļ Vītolniekam, un tur neīpaši kvalitīvais laukums trausē izpildīt veiksmīgi centrējumu. Pie bumbas Kučs, nu krīt viņš diezgan vienkāršā situācijā, un arī tagad nav veiksmi Rīgas Daugavas sabiedrotā, ka Čānovs labi uzsit pa vārtiem, bet arī šoreiz tiešām cilvēciski žēl ir Rīgas komandas, un informators paziņo, ka spēle klātienē vēro 1200 skatītāji, nu kā jau teicu, virs 1000, tas bija paredzams.
Šķiet, ka arī BFC spēle būs TV translācijā, bet arī tagad Rīdznieks spēlē neveiksmīgi. Diakonišvili kreisajā malā. Diakonišvili centās griezt bumbu tālajā stūrī. Kozlovs, Borovskis krīt, Kozlovs un bumbu pāri vārtiem. Varēja Kozlovs panākt 3-0, bet pagaidām vēl ne, bet redzot, kā spēlē Rīgas aizsardzību. Arī tā gadās, bet spēle tikmēr turpinās un Vladislavs Kozlovs iziet vienatnē pret Robertu Ozo, Kozlovs pret Ozo un Kozlovs panāk 3-0 un Vladislavs Kozlovs 4. vārti virslīgā 3-0. Teiksim godīgi brieda 3. vārti, jo Rīdznieki bēdīgi izskatās šajā spēlē un atkal varam paklausīties prāta vētru. Tā kā Jelgavs soļo pretī uzvarai. Abos Jelgavnieki pacelsies uz 3. pozīciju turnīra tabulā, Kozlovam 4. vārti. Momenti principā nebija, un tad Rīdznieki paši par šiem momentiem parūpējās. Un tagad gandrīz var gūt vārtus Rīdznieki un Mārcis Sošs iesit savos vārtos. Neveiksmīga epizode priekš Mārču, viņam 2. vārti, un ties gan 2. ir savos vārtos. Tā kā varbūt būšu pasteidzies. Arī Sritsko pie bumbas un redzēsim, kur centrēs. Centrē viņš Mārcim Ošam, Ošs tur pilnīgi brievs un Ošam 3. vārti, 2. vārti pretnieku vārtos, tā kā Mārcis Ošs panāk 4-1. Atkal varam runāt, kas tur notika Rīgas Daugavas aizsardzībā, ka Ošs no pāris metriem pilnīgi brīvs sit. Tā nedrīkst spēlēt aizsardzībā, un Rīgas Daugava nav pelnījusi punktu šajā spēlē, un Arvīds Skrupis tieši to arī šķiet, ka norāda rezerves soļu. Bet Rīņskis par laimi ir gatavs atgriezties laukumā. Tur varbūt bija šī spēle kontaktā ar bumbu, bet tas šajā mačā ir arī viss. Futbola klubs Jelgava viss cīna uzvaru 4-1. Tā kā Rīgas Daugavas neveiksmes turpinās, Jelgavnieki paceļās uz 3. vietu turnīra tabulā. Skittles, pamēģini varavīksni, izgaršo varavīksni. Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Dāmas un kungi, SMS Kredit LV futbola virslīga, BFC Daugavpils futbola klubs Ventspils šeit Daugavpilī Celtnieka stadionā. Kaut kur Černomordie virzienā īsti nevarēja pateikt, vai tā arī bija domāts. Ķinovākī, būs vēl viens centrējums. Zemes centrējums un labs centrējums Bovins, Reževskis. Divi taisni nespēja sadalīt bumbu, tagad Bovins, vēl viens sitiens statistikai. Jančuks, uzņem ātrumu Jančuks, laba piespēle Žigājovs, pirmo reizi pietuvojas sodlaukumam ar bumbu, saglabā to Žigājovs. Laba piespēle Ahmedam un 11 metru soda sitiens. Pārkāpt noteikums Arcons Murdāsos un pendele spēles 18. minūtē. Nebūs brīdinājumi, bet būs 11 metru soda sitiens par pārkāpumu pret Ahmedu Abdultaofiku. Dzelteno atvainojas pat ne brīdinājumi, bet 11 metru soda sitienu. Vai Kurākins? Skatāmies. Ahmeds sit un Ahmeds apmāna Kurākinu un rezultāts ir atklāts 1-0. Ventspils izvirzās vadībā spēles 19. minūtē 1-0. Ventspils panāk 1-0 savā labā. Nekas līdz tam neliecināja par to, ka varētu kaut kas. Uzbrukuma iespējas BFC Daugavpils komandai Tarasovs. Reževskis, divi Pāvils saspēlēs Reževskis, itē pozīcijā Pāvils Reževskis un Maksims Vārenko glāb savu komandu no vārtu zaudēm. Pirmais patiešām bīstamais moments arī pie Ventspilnieku vārtiem. Labi apgriezās Reževskis, ieguva labu sitienu pozīciju un arī izdarīja labu sitienu un Vārenko ne bez pūlēm atvairīja šo te sitienu.
Nu, ir iespēja teikt Ventspilniekiem, centrējums gar vārtiem, ļoti spēcīgs centrējums, iespējams pat sitiens tas bija Timofejos, pret viņu Tarasovs. Neveiksmīgi piespēja, bet pirmais pie bumbas atkal Ahmets un atkal pret viņu Mordāso. Šoreiz pārkāp Timofejos centrē. Skaists sitiens un Kurākins glāb savu komandu no vārtu zaudēm. Lielisks sitiens Jūrijam Žigājevam kritienā, bet Vladislavs Kurākins ieņem labu pozīciju un vēl viens centrējums un bumba gaisā atstāja laukumu, līdz ar to atsitiens no vārtiem. Arī izdarīt Ostrovskis. Ne tā veiksmīgākā piespēle, nedaudz pieskārās viens no Ventspilniekiem. Tarasovs krīt, Riževskis krīt un netiek nosūts 11 metru sodasitiens, jau Dmitrijs Naļivājko spēles galvenais tiesnesis. Ignatāns sit, Kurākins spēlē droši uz vārtlīnijas. Projām viņš labajā aizsardzības malā. Tagad tieši viņš izpilda centrējumu sodlokumu. Ahmets tiek pie bumbas, iespēlē partnerim Ignatānam un pa sitienam Žigājos sit un pat Rījam BFC Daugavpils spēlētē nobliķē šo te sitienu. Kinovākī. Ignatāns, sitīs pats Ignatāns un bumba lido garām vārtiem. Centrā un Mordāsovs darbosies aizsardzības malā. Paskatīsimies. Ignatāns, ļoti viltīgs sitiens un Kurākins aizskar bumbu un būs stūra sitiens. Centrējums un labā pozīcijā Dubrā 2-0. Bez variantiem palika mazais Juta Kinovākī pret Dubru, bet katastrofāli šeit nospēlē BFC Daugavpils aizsardzība. Centrējums, pēc kura uzreiz bija redzams, ka sekos tieši Dubras virzienā, pret viņu palika mazais Juta Kinovākī, un tur bez jebkādiem variantiem pelnīt vārti. Ventspilnieki uzbrucēja pozīciju, un maina maliņu Žigājos, Ignatāns. Perfekta piespēle Jančukam, un ir iespējas panākt arī 3-0, un Vadims Jančuks to arī izdara 3-0. Ventspilnieki izcīnīs 7. uzvaru šajā sezonā, un nostabilizēsies pirmajā pozīcijā turnīra tabulā. Pamatīgi iekrita tikko BFC Daugavpils aizsardzībā. Nedaudz varbūt samulsināja komandas aizsargus tas, ka Kaspars Dubra pieslēdzās uzbrukumu, visu uzmanību tika pievērsta viņam un ļoti skaisti sāk spēlēt Ventspilnieki, daudzas tālas diagonālās piespēles, arī šis nav izņēmums. Jančuks mēģināja jau ļoti eleganti iesisti, ja rezultāts būtu 0-0, es nedomāju, ka viņš būtu izdarījis tādu sitienu, bet spēlē iziet tomēr cauri Moječī sit un Moječī sit garām un tiek fiksēt arī aizmugure. Bumba paliek spēlē, Kinovākī vai tomēr Žatkins pirmais. Jančuks un skāra bumbu Catlakš, Tarasovs, Riževskis nāk laukuma dziļumā, lai vispār tiktu pie bumbas. Jamazaki, centrēs gar vārtiem, Jamazaki uzsit gar pašu vārtu stābu, atsitiens no vārtiem, ka grib gūst 4. vārtus. Timofejos, skaisti Moječī sit, bumba lido pāri vārtiem. Nu, tam gan vajadzētu būt arī beigām. Tās ir arī beigas. 3-0 futbola klubs Ventspils izcīna uzvaru un Ventspilnieku turnīra tabulā stabilā pirmajā pozīcijā. BFC Daugavpils būs jācīnās par vietu labāko sešniekā. Paldies visiem, kuri šodien bija kopā ar mums. Tiksimies nākam reiz. Skittles, pamēģini varavīksni, izgaršo varavīksni. Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Skittles, pamēģini varavīksni, izgaršo varavīksni.
Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Atgriežamies Kaugur vidusskolā, atgriežamies ar atkal lietutiņu, kā laicim bija aprimis, bet, atkal ir sācis slīt. Cerēsim, ka ne uz ilgu laiku, tikmēr komandu sastāvos izmaiņu šķiet nav nekādu. Pēc pirmajām 45 minūtēm pa nulēm starp Jūrmalu un Daugavpili. Pārsvars teritoriāls piederēja Jūrmalai, kur spēlēja labāk, bet momenta beigās pat labāk bija Daugavpili. Vienreiz Dzelme glāba pēc Rāsaus sitiena, bet Jānis Bovins trāpīja pa vārtu pārlikni. Uz rezultātu tablo šobrīd nepareizs laiks, tā kā abas komandas sāka gandrīz 2 minūtes ātrāk šo puslaiku. Vai nu nav iespēja to izlabot, vai arī nav pamanījuši pagaidām šo tehnisko nepilnību, bet, cās, ka vismaz man būs jāorientējas pēc nedaudz cita laika nekā pēc jums, tā kā varbūt neņemiet ļaunā, ja es kādu neprecīzi minūtu pateikšu. Tātad sastāvos izskatās tiešām nav nekādu izmaiņu. Viesiem no Daugavpils vārtos Georgijs Čižovs, aizsardzības līnija no krietās uz labo. Artemis Murdāsovs, komandas kapteinis Dmitrijs Klimaševičs, Antonijs Černomordijs un Juta Kinovaki. 3 centra pussargi, Taisējs Jamazaki, Jānis Bovins un Vadims Atamaņakovs. Tā, es meklēju Atamaņakovu laukumā. Atamaņakovs ir laukumā, tā kā izmaiņu tiešām nav nekādu. Pa flangiem Pāvels Tarāsovs un Jurijs Halimons un uzbrukums smēlē Pauls Reževskis, pret kuru tikko tika pārkārt noteikumi. Jūrmalē vārtos Kristaps Dzelme. Aizsardzības līnijā no kreisās uz labo Andrejs Panasjuks, Dmitrijs Halvītovs, Pāvels Mihaģuks un Ivans Gluško. Vidējās līnijas četrnieks Maksims Rafaļskis, Benito Montalvo, Orlando Bordons un Danils Unibaševs un 2 uzbrucēji Juanma un Diego Silva. Murdāsovs izspēlēja īsi, dabūna atpakaļ bumbu no Bovina. Tad jau Halimons. Aktīvi iesākus šo puslaiku Daugavpilieši, pats puslaika sākums, jau pieņemsim 2 minūtes nospēlētas aptuveni. Pagājušā puslaikā, es varbūt nemanīju, nesties spēles, no paša sākuma kādas 15-20 minūtes noteikti Jūrmalai bija izteikts teritoriāls pārsvars, kas gan īstos momentos īsti nepārvērtās. Bija tikai viens tāds bīstams moments pēc stūrstieni, kad bija neliels kaus, bija neliela burzma, bet beigās Jūrmalai tāpat vārtus negūva Kluško. Netiek viņu garām Murdāsovam un jau arī pārkāpums par Artjomu. Artjoms Murdāsovs diezgan labi savā malāpojām tiek galā ar pretiniekiem, arī tupuši ar teikt arī par Kinovaki. Un vispār kopumā tā individuāli 1-1 Jūrmalēkam, kam patīk spēlēt 1-1 diezgan bieži, jo īpaši leģionāriem pagaidām īsti nekrīt iekšā Daugavpilieši. Mihaģukam jāspēlē, bet Riževskis nedaudz pa zemu piespēlē Mihaģukam, lai viņš varētu iesaistīties cīņā. Uzbrukums turpinās, ir jau Halimons. Apstājas Jamazaki, pat Kinovaki aizgāja diezgan augstu laukumā. Tagad Jamazaki, Murdāsovs. Mēģināja piespēlēt Riževskim, bet labi. Priekšā bija nostājies Bordons, nosedz piespēles līniju un arī piespēle pārtvēri. Klimaševičs. Joprojām Dmitrijs, Latvijas U21 spēlēs, Klimaševičam ir tikai 19 gadi, tā kā šīs pat nav īsti viņa, teiksim tā, gads šī izlase. Viņš mierīgi vēl varēs spēlēt arī nākamajā ciklā. Iegrūd, manuprāt, mugurā nedaudz Juanmu. Tev pārkāpums pret Silvu. Ja skatāmies uz rezerves soliņiem, es domāju, ka abām divām varētu būt tāda viena pietiekama acīm redzama maiņa, vismaz Daugavpilī noteikti. Es domāju, ka pirmais iet laukumā Ladislavs Jodorovs, kurš to parasti ir darījis. Vēl var laukumā, mēs vēl Jūrmalē, domāju, ka pirmais varētu iziet laukumā Lukas Terekariči. Tas ir jautājums, kādā viņš šobrīd kondīcijā. Elnīm Baševs. Bīstam piespēle, tur Čižovs, asta bumbu. Negluži sev varbūt pašā priekšā, bet, cīņā, teiksim, tā atsita. Ulimbaševs. Krīt Ulimbaševs, pārkāpums tomēr fiksēts Jānim Bovinam.
Ulimpašos šodien spēlēja kā uzbrukošais pussargs, arī pagājušā gadā jau diezgan daudz tur spēlēja pēc Hačatriāna traumas. Hačatriāns, šobrīd vismaz ir pielicis, varbūt, teiksim tā, ne punktu karjerē, bet, tādu treknu pauzīt. Viņš šobrīd ir ieņēmis tādu 3 punktu, varētu teikt. Šobrīd viņš ir Jūrmalā nevis spēlētājs statusā, bet gan administratoru statusā. Un centrē, Čižovam jāiet, un Čižovs kļūdās izgaidā Jūrmalā, atklāja rezultātu. Kurš tas bija? Orlando Bordons, Dmitrijs Kalvītos, nav svarīgi, kurš tas bija, bet ir 1-0 Jūrmalas labā. Varētu būt 5. minūte šajā puslaikā, varbūt 6. aptuveni ap to, pats puslaika sākums, un Jūrmalnieki jau pēc situācijas panāk 1-0, diezgan neveiksmi nospēlē izgājienā Georgijs Čižovs, kurš jau tā nav tas garākais augumā vārdsargs, bet gāja viņš cīņā, kur daudz gan savējo, gan pretnieku un netika līdz bumbai. Skatīsimies, ko mums teiks informators, varbūt viņš redzēja, kurš guva vārdus, varbūt arī neredzēja, bet vismaz kādam vārdu guvums tiks ieskatīts. Man šobrīd nav lielas nojausmas, neredzot atkārtojumu, kurš bija tas vārdu guvējs, tā kā šajā ziņā jūs noteikti esat labākajā pozīcijā nekā es. Pārkāpums beigās Bordonam par spēlē roku. Jā, vārdu guvums tomēr tiek ieskatīts Halvītovam, vismaz paziņots par to Halvītovam, līdz ar to šie ir, šķiet, ka pirmie vārdi šo zonu, jā, tā arī ir Halvītovs 7 spēlēs pirmie vārti viņam šogad, pagājušajā gadā viņam nevienu vārtu, un arī citus gadus viņš arī nav bijis pārāk rezultatīvs spēlēs. Iepriekšējā virslīgas spēļa kāda bija ļoti rezultatīva, bija tāda rezultāta kā 5-3, kā 4-1, ļoti daudz gūtu vārtu, bet šajā pagaidām ir bijis mazāk, bet vienalga nav bijis ļoti rezultatīvas spēles, pagaidām, Jelgavā bija 2 vārti, Liepājā 2 vārti, kas tā ir pietiekami normāla statistika. Pirms šīs spēles bukmēkeri uzskatīja, ka lielāks iespējas ir uz to, ka tiks gūti vismaz 3 vārti. Pietiekami gan līdzīgas tika uzskatīts salīdzinot ar zem 3 vārtiem, bet tomēr. Vārdu gūms varbūt arī nedaudz mainīs Kirila Kurbātova plānus. Varbūt kādu maiņu varētu sekot agrāk. Es domāju, ka tiešām pirmais ies Vladislavs Fodorovs, tas jau būtu diezgan pierasts. Jātājums arī, cik labā formā un cik gatavs gan fiziski, gan psiholoģiski šobrīd Jurijs Sokolovs, kurš ir atgriezies pieteikumā, vēl rezervēja. Tikmēr Daugavpilī Bisams Urukums, Halimons vispēlē gar vārtiem, Tarāsovs, tur jau labi nospēlēja Gluško, tālāk trāpīja pa Halvītovu, bet vismaz Gluško glāba situāciju, bet pietiekami bīstama masa centrējuma no Halimona puses. Izrāvās viņš pa labo flangu, tālāk iedeva solaukumā. Minūtu līdz bumbai Tarāsovam neļāva tikt. Vēl rezervētā Daugavpilī ir aizsargi Aingars Atlekšs un Pāvels Ostrovskis. Sokolov Fjodoro jau minēja, tāpat ir Pāvels Truņins un Nikita Dobratūļins. Un Truņins, piemēram, šo zonu vispār nav bijis laukumā, viņš bijis tikai rezervē visās spēlēs. Jā, ļoti neveiksmīgs Turštens bumba atstāja laukumu gaisā. Daugavpiliešam arī Sildā 2 spēlētāji, pa 3 spēlētāji Jūrmalē šķiet, ka pagaidām neviens nav aizgājis uz tam paredzēto zonu. Jūrmalē pagaidām arī mājas īpaši neprasās, un soliņš ir dažādu iemeslu dēļ pietiekami plāns, pietiekami paplāns. Ir, protams, arī Kariči, ir Loginovs, kuri, es domāju, kā abi varētu arī iet laukumā. Pārkārt noteikums Jūrmalnieki.
Murdāsovs kā ieras pie mums ir, kad jāizpilda standarti. Atkal laikam gribēja izspēlēt īsu vai Ratamuņiko vai Bovinu, vai arī vienkārši pabaidīt Silvu. Klimaševičs pret Mihaļiku, abu komandu, teiksim tā, labākie uz papīra centra aizsargi. Satikās Bordons, tālāk Juanma. Solopam Bordonam, Bordons dod gar vārtiem, Benito Montalvo netik līdz sidienam. Tikmēr neliels savainojums ir vienā no Daugavpils spēlētājiem, nemanu pagaidām, kurš tas ir, ja Murdāsovs ir, Černomordijs ir kājās, tad tas varētu būt, varbūt Klimaševičs tas arī nav. Abi Japāņi arī nē, tā kā pagaidām nemāku pateikt, kurš tas ir, kurš dabūja traumu pēc saviem vārtiem, šim kāds no pusargiem, kurš piesēc tikmēr vienu nosariem jānis, laikam bija Jānis Bovins. Tad gan Bovins atpakaļ kājās un turpina spēli. Silva nometa galvu Juanmam. Juanma. Montalvo. Zaudējumu varbūt beidzot viena no retajām iespējām aizskriet pretuzbrukumā Daugavpilī. Pagaidām nereizes tā īsti nav pabaidījuši viņu tieši ar ātru pārēju uzbrukumā. Tarasovs. Rižēvskis. Gluško izklupinā, labi spēlē Gluško. Stūrsiens gan būs, bet ļoti labi nospēlē Ivans izklupienā, netrāpīja galvenais kājās. Šodien epizodēju pats būtiskākais. Bovins atkal ir uz zemes. Varbūt arī nevarēs paturpināt spēli. Ja Bovinam būs trauma, tad, protams, reālākais kandidāts, ja Saklovis ir kārtībā, tad tas ir Jurijs pēc pozīcijas ņemot vērā. Dobra Tūļins varbūt var nospēlēt. Truņins vairāk, ja nemaldos, ir flangas spēlēs, tāpat arī Fjodorovs. Būs laikam vajadzīga pirmā spēlētāja maiņa Daugavpilī, un šoreiz jau piespiedu kārtā. Nevarēs turpināt spēli centra pusargs Jānis Bovins. Vīrs, kurš pirmā puslaika izskaņā pie rezultātu 0-0 trāpīja pa vārtu pārlikni. Tikmēr Daugavpilieši uz kādu brīdi būs mazākumā. Murdāsovs izpildīs stūrstienu. Neveiksmīgi spēlēja Jūrmāls aizsargi, beigās ar Halvītos ar otro mēģinājumu izsit bumbu ārā no briesmām, bet diezgan pasīvi nospēlēja aizsargi, neviens negāja līdz bumbai. Labi spēlētēt Mihaļuks uzlecīja kā uz muguras ir Žēskim, bet es arī domāju, ka te pārkāpuma nebija. Silva, Juanma, paliek bumbu Daugavpilī. Kurš tur mums ies laukumā? Laikam, ka tas tiešām bija Jurijs Sokolovs. Tā kā būs viņš ticis galā ar neseno savainojumu un paldies Dievam, ar viņu visi kārtībā. Pēc 3 spēļu paudzes Jurijs atgriezīsies laukumā. Iepriekš viņš visas reizes bija izgājis pamatsastāvā. Var spēlēt viņš gan kā balsta pusargs, gan kā centra pusargs, gan kā malējas pusargs. Atcīmies, ka Daugavā viņš vairāk spēlēja pēdējos gados jau kā malējas aizsargs. Pietiekami izpusīgs spēlēs, bet Daugavpilī viņš vairāk tomēr tiek izmantots vismaz ziemā sezonas sākumā, ja tieši kā centra pusargs. Jurijs Saklovs ir izgājis 11. numurs, arī viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem, viņam jau ir 30 gadi. Četri spēles, viņš šozonu ir aizvadījis, viss sācis pamatsastāvā. BFC Daugavpils komandas sastāvā. Laukumā atstāja Jānis Bovins, numur 21, laukumā dodas Jurijs Sokolovs, numur 11. Montalvo. Nākamajā kārtā abām komandām gaidāms
vēl viens spēles, kur potenciāli būtu jāņem punkti, ja, piemēram, pēdējās spēlēs, kā vienai tā otrai, tomēr bija diezgan spēcīgi pretinieki, gan Ventspils, gan Skonto, abas pret abām spēlēja, un abas, protams, arī nevienu punktu šajās spēlēs neizcīnīja kopā, tad nākamajā kārtā jau Jūrmalnieki uzņems Liepāju, savukārt Daugavpils savā laukumā tiksies ar Jelgavu, lai arī Jelgava labi sāk sezonu, šodien Meta parādīja, ka šī komanda noteikti ir ņemama. Tāpat arī Liepājnieki tikko vinēja Spartaku, ļoti labi iesākuši noteikti. Lielākais pārsteigums šo zonu ir Liepāja, bet arī domāju, ka arī šajā spēlē Jūrmalai ir visai labas iespējas, neskatoties uz to, ka viņi kausā zaudēja 1-2 Liepājā. Vēl viens tursiens Daugavpilī šoreiz no labās malas. No tiem spēlētājiem, kas tika pēdējā sezonā šo zonu, tā arī nav bijis ierina Eģiptietis. Vismaz sezonas sākuma bija informācija, ka viņam ir problēmas ar dokumentiem. Šobrīd es nemāku teikt, kas par vainu, tāpat spēlēs no Brazīlietis Luis Toreto. Bet, es domāju, ka viņš arī nekāds lielais pastiprinājums šai komandai arī nebūtu. Mihaģuks ievadā ātru pretuzbrukumu, Juanma būs pirmais pie bumbas. Jautājums, kā viņš uzbrukumu turpinās. Viņš jau šeit ir nobramzēts, jā, un bumba arī zaudē, pārkāpumu nav, un visa situācija ir ne tikai zaudēta, bet jau ir bumba Daugavpilī. Jānāk atpakaļ Bordonam, kurš nedaudz aizkavējies, redzam, tāpēc Sokolovs tur pilnīgi viens pagaidām līdz bumba, gan bumba viņam netika piespēlēta Klimaševičs centrē. Kārtējo reizi, ka Klimaševičs ir nevis centrējuma mērķis, bet centrējuma autors. Atkal Murdāsovs, pret viņu Panasjuks. Izlaiž bumbu autā Arķoms. Jau minēja, ka Murdāsovs virslīgāk pirmoreiz spēlēja Gulbenes rindās. 2011. gadā viņam 10 spēles virslīgā, tā kā Koņevam viņš ir labi zināms, jo tajā gadā Koņevs bija Gulbenes galvenais treneris. Jā, pēc vārdu gūma Jūrmalnieki nav spējuši paņemt kontroli par notikumiem laukumā. Daugavpils diezgan daudz uzbruk, varbūt nav momentu, bet ir daudz centrējumu, daudz standarta situāciju. Halimons. Ko teiks asistents? Zaudēja vai nezaudēja viņš bumbu? Tur neliels savienojums ar Yamazaki. Trāpīja viņam laikam pa seju. Būs vienā no komandām visās tūlīt spēlētāja maiņa. Jūrmalas rindās. Tā vismaz izskatās, bet pašlaik es neredzu, kurš tur ir. No tiem, kas velk no streņa tērpu, vai cerētu būt Rekaričī. Limbašovs, tālāk Silva, bet Juanma bija tālajā malā, nevis tur pat blakām. Yamazaki. Atamaņukovs. Bordons, atkal bumba Daugavpilī Sokolovs. Sokolovs ieņēmis ir Bovina pozīciju. Pat varbūt negluži Bovina pozīciju Atamaņukovs nedaudz augstāk spēlē nekā Sokolovs brīžiem, bet pirms laikam bija otrādi Bovins nedaudz augstāk bija par Atamaņukovu. Atkal cenu situācija, bet atkal nav tas punkts, no kura var mēģināt sist. Pajām Daugavpils visu standartu bijuši no flangiem. Jā, laikam te ir Rekaričijas Jūrmalā laukumā. Mainīt viņš varētu vismaz pat vairāk kandidāti. Kā uzbrucēji tā vidējā līnijā, nevinēšu kandidātu pieteikam daudz. Būs brīdinājums, tā izstās. Vai šoreiz pagaidām vēl tikai emocisks brīdinājums. Rafaļskim un kas mums laikam Klimaševičs, viņam blakus ir Rafaļskis, tikmēr tur Klimaševičs ar rokām, centrējums uz tālo stāv tieši Klimaševičam.
skatās, viņš tur trēmaņa virzienā, bet, kādreiz, ja tas sākumā nefiksēja, tad, šeit jau beigās tur pārkāpuma vairs nekāda nebija. Silo tiks mainīts, Diego Silo plāta rokas, bet arī šajā spēlē Silo paliek bez vārdu gūma, joprojām sausāņš šo zonu ir. Laukumā mums dosies, jā, Lukas Trekaričī 11. numurs. Trekaričī šo zonu aizdījis 5 spēles, neskatot šo 2 reiz gājis uz maiņu, 3 reiz devies pamatsastāvā un gūs 1 vārtus. Iepriekš Trekaričī bijis Argentīnas jauniešu izlasēs. Nevis viņu uzpildu Klimu Šeidžs, bet viņu piesēdz Černomordijs, Rafaļskis, Halimons, Kinovakī. Tūdus 0 šajā puslaikā ir aizvērtējuši 1-0 Jūrmālas labā. Vismaz informātos atzīt, ka vārdu gūmas bija Halvītavam, tā kā ticēsim vismaz pagaidām viņam, vismaz man nav citas informācijas. Trekaričī, pirmais vieskāriens bumbai, Juanma. Tālāk Trekaričī, krietni pa stiepru. Nesprotas abi argentīnieši, Montalvo un Trekaričī. Bordons Paragvajietis, Silva bija Urugvajietis un Juanma Spānis. Tāda mums Jūrmālas leģionāru bilance ir šajā spēlē. Tikmēr Daugavpilī 2 Japāņi, Yamazaki Kinovaki un Baltkrievs Riževskis. Yamazaki. Diezgan daudz īstenībā ar bumbu ir Daugavpils. Otrajā puslaikā varbūt pat bumbas kontroli ir visai līdzīgi, varbūt pat Daugavpils labā. Atamaņukovs, centrējums. Tur viens Tarāsovs ar galvu, bet neicināk viņam sitiens. Pilnīgi viens tik atstās pie tālā staba. Tur Tarāsovs Gluško neicadalīja ar partneriem laikam spēlētājus. Un te jau kļūdos pretuzbrukumā redzam. Tas, ko Koņovs regulāri uzsver, ka var komandas spēlēt 60 minūtes normāli, un tad pēkšņi sāk libot disciplīnu, tieši spēles disciplīnu, jo tai arī redzam zaudēt bumbu, uzreiz kāds pārāvums līnijās bija. Tas, ko Koņovs jau kopš ziemas sākuma regulāri mēģina arī iestātīt komandai. Tikmēr jau nedaudz sāk liedāt savas ar Atamaņukovs un Klimaševičs par vadījumu neprecīzo piespēli Murdāsovam. Jā, tikko bija noslējies Klimaševiča blakus Trekaričī, viņi faktiski vienāda auguma ir. Nedaudz garāks ir Klimaševičs, bet pavisam nedaudz garāks tikai. Trekaričī, tomēr Černomordijs pirmais. Ulimbaševs. Piespēle Juanmam. Juanma arī saņems bumbu, aizmugurs nav. Atpakaļ piespēle Bordonam. Bordons krīt. Pārkāpums, jā, bija tur pārkāpums. Šis jau bija moments. Līdz vārtiem kā 22 metri varētu būt, tā kā nav pretī vārtiem. Tālāka distance, 22-23 metri nevairāk droši vien no šajienes jau mēģināt arī uzsist. Jātājums vai kā mums komandā Jūrmalā ir Kreļiem. Trekaričī, šķiet, ka bija Trekaričī tieši Kreļs, tā kā šīs varētu būt arī pat viņa punkts. Ziemaskausā kādus viņš vārdus tiešo brīvsienu gūva pret Gulbeni. Tajā pašā slavenajā spēlē pret Gulbeni, kad pēc pirmā puslaika Jūrmala bija vadībā ar 1-0, beigās zaudēja 1-3. Būs vēl viens spēlētāju maiņa, tikmēr Jūrmalai teikt laukumā. Tas šķiet izstāstīja Artjoms Loginovs. Domāju, ka viņš mainīs Bordonu. Vismaz tajā flangā pāris Loginovs spēlē šo zonu. Siedmiņā Čižaus ielicis 4 spēlētājus. Trekaričī sit, pa siedmiņu trāpa Rafaļskis sitiens un nav vārtu. Man jau likās, ka mums lido vārtu tik labi, tomēr garām mērķim. Rafaļskis pēc Riževskis, protams, ir garāks. Lai arī īsumā pat starpība arī nav nemaz tik liela. Jā, Baševs skaidrs mājās, bet es šaubos, ka Spāņi un Dienvidamerikāņi, lai gan varbūt jau ir iemācījušies šī vārda vismaz aptuveno nozīmi. Lai vismaz saprast, ka šāda skaņa tiek adresēta vai izzināts, neko labu nenozīmē.
tur paklūp Montalvo, Riževskis, Mihaļus viņam nāk pretī. Mihaļus ļoti daudz ietieši līdzi Riževskim, kad viņš nāk pretī bumbai, atstājot vienu pašu Halvītovu aizsardzības līnijā. Tā kā Daugavpilī viens tikai centru uzbrucējs un arī abi flangi diezgan labi piespēlē savu laukumā. Kas par iespējas, ja Kinovaki diezai varēs izpat taisno, bet, diezgan pajuku īstenībā Jūrmals aizsardzība brīdz Zelma negāja pēc bumbas pakaļ, neriskēja. Viņš tomēr mainīts tiks. Maiņa FC Jūrmala komandas sastāvā. Laukumā atstāja Benito Montalvo. Montalvo, jā, tomēr tiek mainīts, nevis Loginovs, tā kā Loginovs varbūt spēlēs arī kreisajā flangā, nevis labajā, kur ir Bordons. Gan, ka vienu spēlē maiņu Daugavpils jau izdarīja, tā bija piespiedu maiņa, Jurijs Sokolovs izgāja Jāņa Bovina vietā, un otru spēlē maiņu uzreiz arī Daugavpilī laukumu pamet Jurijs Halimons un laukumā dodas Vladislavs Fjodorovs. Paredzamā maiņa, Fjodorovs izgājis uz maiņu, pilnīgi visās spēlēs gūjis 2 vārtus pret Spartaku, tepat viņš Fans Sirjānu izdarāja komandai 1-0, uzvaru pašā vislīgas sākumā, vislīgas debijas spēlē, tāpat viņam vārdu gūmus arī. Bet Rīgas Daugo uzreiz pat aizsvēl no stūra, viņš trāpīja vārtos. Jamazaki, tomēr Ulimbašos pārgāmas nodēja par Danīlu. Daugavpilī ļoti daudz vecumā pieteikami jaunu spēlētāju, bet, pamatstāvā gan pieredzējušo arī netrūkst. Riževskim 33 gadi, Sokolovam jau minēja 30 gadi, Atamaņukovam ir 32 gadi. Piespēle Huanmam. Huanmam pret Klimaševiču, pret Murdāsavu. Pagaidām spēja saglabāt bumbu, tur jau 2-3 un labi piespēlē Rafaļskis centrē. Čižos līdz bumbai neteikt, bet bija tālā stāva, tur neviena nebija. Labi, īstenībā Huanma tik ārā no šīs situācijas, kur, būtībā viņš tika iespiests stūrī. Protams, vēl viens risinājums varbūt varēja mēģināt sist pretiniekam pa kājām, nopelnot auto vai stūri, bet vienalga Rafaļski atrada. Atkal Huanma pret Klimaševiču, Bordons palīdz, viņam arī piespēle Bordons, zaudē bumbu Jūrmalnieki. Taču Jamazaki nesteidz spēdām nekur Klimaševičs, Atamaņukovs, tālāk jau Tarāsovs, nesteidzīgi, bet tālu tikuši, kā saka, lēnāk brauks tālāk tiksi. Šajā epizodē tieši to arī varētu attiecināt. Spēles ar roku nav, saka Treimanis, Trekarīčī, viņš ātrumā ļoti bīstams. Murdāsovs. Atkal Murdāsovs. Labajā flangā prasa piespēlē Fjodorovs, viņš arī to saņem. Viņš pretēji Panasjuku. Kā iesaucām man kolēģi Edmundu spēku rangā Fjodorovu, tad Fjodorovs slēpko bērnu seju. Vēl kaut paralēlis ar bijušo Manchester United leģendu Uli Gunāru Slušēru. Ulimpāševs. Tikmēr Koņos iebļāvās, lai pēc zaudētas divcīņas, lai neņem noskājas šajās divcīņā, bet, es šaubos, ka spēlēs jau saprat, jo adresēts tas tika vienam leģionāriem. Varbūt gan viņi arī iemācīšies, jo Koņau biežākos izteicienus, jau Breķis Nogi, tas varētu būt viens no tiešām biežākajiem šo zonu. Bordons. Jau kādas 15 minūtes aptuveni atlikuši šajā pamatlaikā, šajā puslaikā. Nav vairs Daugavpilsiem daudz laika, daudz viņi ir bumbu, bet, pagaidām īsti līdz momentiem viņi netiek. Loginovs ar bumbu, Panasjuks jau nav pieslēdzies uzbrukumam, viņš teikt palicis atpakaļ. Loginovs, arī Latvijas U21 spēlētājs.
Ulimbaševs. Tālāk Mihaļukam. Bordons. Neriskējiet pēc bumbas Murdāsovs, būtu zaudējis pozīciju, ja nebūtu trāpījis pa bumbu. Atkal Murdāsovs, šoreiz jau ar bumbu, nevis aizsardzībā. Atkal nekur nesteidzas. Pārkāpums beigās Riževskim, nevis Mihaļukam. Riževskis diezgan izteiksmīgi skatās, notupies uz ceļgaliem, skatās uz Treimani. Acis gan neredzējot, pieņem kaut kāds līdzīgs skatienam, kā pāršādā situācijā skatās Kristiāno Ronaldu. Tikmēr paklūp Ulimbaševs. Sokolovs. Pretbrukums 5 pret 5. Tarāsovs. Bloķē piespēle Gluško. Koņos tikmēr bļauj, lai jūrmalnieks spēlē pa zemi. Nevis turpina pagājusi vairāk spēlēt pēc kārtas izdarīt Murdāsovs. Centrējums, virsū Gluško. Atemaņukovs. Murdāsovs. Yamazaki, viņam no aizmugurs tikmēr tur presingo Juanma. Par to, ka viņš bija lietas kursā un bumbu arī nepazaudēja. Kontrolē situāciju. Centrējums. Labs centrējums, bet, nospēlē ir labi Halvītos. Neba viņš, došu vien, ka pie mums būtu ticis Riževskis. Piedīgam labs tāds azs zemes centrējums. Abām komandām vēl ir pa vienai spēlētāju maiņai. 2 Daugavpilieši sildās, Jūrmalē pagaidām neviens. Jūrmalē gan arī nav tādu izteiktu variantu, ko sudīt laukumā, ar ko varētu pastiprināt spēli. Vienu vai otru pozīciju, varbūt, ja vienīgi varbūt Šiļuks, kas ir pietiekami līdzīgi līmeņa spēlētājs kā Panasjuks. Dzelme. Ļoti iespējams, Dzelmam šī būs pirmā sausā spēle. Pagaidām gan vēl ir laiciņš jāspēlē. Bet, pagaidām vismaz uz to iet, ka Kristupam šī varētu būt pirmā sausā spēle šo sezonu. Jūrmalai, man šeit, ka pat arī pašai Jūrmalai nav bijušas vēl vienas sausās spēles. Ar Spartaku Rīgas Daugavu 1-1, uzvarētajā spēlē pret Metuņu ielē 2 vārtus, tā kā jā, tiešām nevienā spēlē Jūrmalai pagaidām nav palikusi uz nulles aizsardzībā. Atemaņukovs. Atemaņukovs bļauj plāta rokas, viņa prāt trāpīja bumbu par roku Halvītovam. Iespējams, ka tā arī bija. Jātājums bija spēlē roku. Treimanis, jebkurā gadījumā, peneli neiedeva Daugavpiliešiem. Panasjuks. Rafaiskis. Nepresingo Daugavpils sagaida joprojām savā laukuma pusē par spīti tam, ka viņi pagaidām zaudē. Gaida kļūdas. Mihaļuks. Bordons. Ulimbaševs, tālāk varbūt Panasjukam, jā, Panasjukam ir piespēle. Panasjuks pret Fjodorovu un iestrēgs Kinovaki. Daugavpils diemžēl atbildēt pilnīgi to pašu, ļoti neveiksmīgi piespēle, mēģināja sāsnāt uzbrukumu, bet, atkal nesekmīgi. Jāmēģina atcerēties īsumā šajā puslaikā, kādi vārdu gūšanas momenti Daugavpilī bija. 2 reizes pa labo flangu tur tika cauri, vienais Kinovaki mēģināja piespēlēt gar vārtiem, arī varbūt sīst, bet tādu reālu momentu, man liekas, ka pat īsti nav bijis šajā puslaikā. Arī pagājušā atcīmies, ka Daugavpilī tāda nebija, izņemot puslaika pašas beigas, kad Tarāsovs sita arī Bovins, trāpīja pa pārlikni. Apspēlē Fjodorovs. Nesaprotot Dzelme Halvīto, Dzelme gāja pakaļ. Man liekas, ka arī viņš pateica, pabrīdināja, varbūt nepietiekami skaļi. Kinovaki. Fjodoro tur ar rokām, bet, piekrīt Reimanim. Šoreiz paņēma uz pieredzi Panasjuks Fjodorovu. Pārkāpumu tur nebija.
Vēl no rezervistiem Daugavpilī ir jau minēja, ir Truņins, ir Dobratuļins, ir aizsargis Atlakšs un Ostrovskis. Nu, ja kāds iesta, varbūt drīzāk, ka Dobratuļins varētu iziet laukumā. Tarasovs, Atamaņukovs, tālāk Križevskim. Križevskis spēlē 1-1 arī apspēlē Gluško, bet piespēlē gar vārtiem neprecīzi. Tarasovs tur vārtu priekšā gaidīja, jau bija ieņēmis pozīciju, bet neizdevās Križevskim piespēlēt. Tikmēr Jūrmalniekiem vēl ir rezervē, ir jau pieminēts Eseks Šiļuks, ir tāpat ir Kirills Grigorovs, ir Vlads Rimkus un Besarjāns Hardziāni. Nu, stipri šaubos, ka kāds no viņiem izies, ja nu vienīgais kompensācijas laikā kā taktiskā maiņa. Tarasovs, Križevskis. Križevskis tālāk Tarasovam, Lāgnos man Mihaļuks. Aizskrēja līdzi Pāvels un otram Pāvelam. Nu, redzēsim, vai Daugavpils būs spējīgi uz beigu spiedienu. Tādu kārtīgu spiedienu spēlēšanu pa perimetru. Klimaševičs, Murdāsovs. Tarasovs. Atpakaļ Čižovam. Nu, Čižovam arī īstenībā nav bijis pārāk daudz darba. Šodien nav īsti viņš tāpat reāli glābis savu komandu. Bet, nu, viena vārta ir ielaisti. Ja šādi spēle beidzas, tad pēc šī mača Jūrmalnieki pakāpsies turnīra tabulā uz 7. vietu, nobīdot uz leju Daugavpilī. Jūrmalai būs 8 punkti, Daugavpilī 7 un 8 arī Jūrmalas Spartakam, bet nu Spartakam labāka vārdu bilance. Bordons. Atgādinu, ka apakšējās divnieks jau atpaliek nedaudz vairāk. Nu, ja Jūrmalnieki uzvarēs, protams, metēja 4 punktu un Rīgas Daugavai pagaidām ir tikai 1. Tādējādi arī uzvarot šo spēli Jūrmalnieki var attālināties no apakšgala, no bīstamās zonas. Lai gan, domāju, ka arī 7. vietne tuvu nav tas, uz ko šī komanda cer. Viņas zonas sākuma noteikti. Lai gan Koņevs no preskonferencē diezgan dzēlīgi izteicās par komandas ambīcijām, ka to teica nevis viņš, bet vadība. Kā viņš nezinot spēlētājs, nezinot sastāvu, kāda viņam būs jāoperē šo zonu, neko tādu vēl nesolītu. Daugavpilī turpina silīties 2 spēlētāji, pagaidām Kirills Kurbātovs, Krievu treneris, kurš jau diezgan ilgu laiku Latvijā pagaidām taupa laikam. Labu piespēlēt Rekaričī, pirmais pie mums būs Čižovs. Bet nu iekritīs nemā Murdāsovs aizsardzībā, pārzaudē mums Tarasovs. Bordons gan jau atsājas mums Gluško. Tomēr izmet pats Bordons Rekaričī. Rekaričī krīt, nu tā bija simulācija. Te pat īsmē varēja iedot brīdinājumu, ja Treimans būtu piekasīgāks. Fjodorovs, Sokolovs, prāsīņš piespēl, viņš arī pilnīgi viens bija. Tarasovs, Sulokma tur ir Žēvsks, tālāk Fjodorovs, arī pieslēdies ir Atamaņukovs, Tarasovs, Atamaņukovs, viens Atamaņukovs un citiens 1-1 Atamaņukovs. Nē, pat nē, tas ir Lasovs Fjodorovs, 3. vārti izjūt uz maiņu, 3. ļoti svarīgie vārti, iepriekšējā 2 viņam bija uzvaras vārti, tāpēc viņš varbūt ir izrāvis, vismaz neizšķirta komandai 1-1, 80 varētu būt 3. minūte šajā spēlē, Fjodorovam 3. vārti šo zonu, komandai šo zonu ir 8. Atstāja vienu Solokmo Fjodorovu, jūs sākumā izstāstāt, tas bija Atamaņukovs, kurš bija pieslēdies, bet nē, tas ir Fjodorovs labās malas pusargs, tikai atgādinu tieks, varbūt, nezinu, tiešām viņam ir tikai 17 gadi, šogad vēl paliks 18, bet nu paidām vēl tikai 17, un jau 3 vārti viņam virslīgas debijas sezonā, viņš agrāk izspēlēs, piemēram, Ventspils dublieros, bet virslīgā šī viņam ir debijas sezona, tā arī līdz ar to viņš debijas spēlē, par Spartaku toreiz guva savus vārtus pirmos virslīgā. Nedaudz atgādina varbūt arī Spartaka jaunieti Jevgeņu Kazaču, kurš pagājušā gadā arī debitēja ar uzvaras vārtiem pret Ilūkstu, toreiz iestot vārtus Georgijam Čižovam. Bet, nu jā, būs, kā varbūt sarunvalodā teikt, Jūrmalnieki būs daspēlējušies.
bija viņiem pārsvars, bet beigās jau pēc vārdu gūma nespēja viņi paņemt kontroli par notikumiem laukumā, iesēdās aizsardzībā, varbūt no otras puses varbūt viņus iespēja aizsardzībā, maz atdeva viņu iniciatīvu Daugavpilī un Daugavpils arī guva vārtus. Vārti varbūt nebrieda, bet nevar teikt, ka viņi arī pilnīgi neloģiski. Rižovskis, Tarasovs. Vēl vien piespēlēja Fjodorovam, bet par vāju piespēlu un precīzi nospēlēja Panasjuks. Yamazaki. Loginos. Maina viņš malu, Gluško. Bija jāpiespēlē Gluško, viņš bija ticis pusotru soli priekšā Tarasovam. Tātad Rafaiskis. Panasjuks. Piesaistas uzbrukumam. Juanma vārtu priekšā. Nav vārtu, kā tā Juanmam bija jāsat iekšā. Pozīcija pietiekami laba, Leņķis arī pietiekami mērts, bet tomēr sit Juanma garām vārtiem. Varēja viņš gūt savus 6. vārtus šo zonu panākt Jāni Kaunieku. It kā būtu jāmaina, varbūt lauks kaut kāds spēles gaita Jūrmalai un iet pēc uzvaras, bet no soliņu to izdarīt īsti reāli nav iespējams. Rižovskis, atkal pārāvums Jūrmalas līnijās, Fjodorovs, tālāk Kinovaki, atkal Fjodorovs, jāsit Fjodorovs sit, un 2-1 Vladislavs Fjodorovs! 4. vārti ņem vislīgā otriešajā spēlē, kas par maiņu Kirilam Kurbatovam jau kuro reizi šo sezonu. Atkārtošos, bet, tas ir cilvēks māja. Nedaudz atgādina, varbūt šeit, kad 2010. gadu Āfrikas nācija kausa izcīņu, kad Eģiptei uz maiņu fans nāca viens no rezervistiem, kurš gan arī vai katrā spēlē guva vārdus un beigās arī kļuva par labāko vārdu guvēju visā turnīrā. Jā, beigās tiešām Kaspars Ižetu Fjodorovs iznāk uz maiņu, gūs 2 vārdus. Pirmie vārti viņam liekas, ka bija labākā, otrajā kreiso. 6. minūtē. Vārds BFC Daugavpils komandas labā guva Vladislavs Fjodorovs, numur 9. Panasjuks. Jā, pirms minūtēm 10 jau stāstīju, kā Jūrmala ir tabulā pacēlusies uz 7. vietu. Tagad jāsāk jau cits scenārijs teikt. Daugavpils ir ar 10 punktiem pakāpusies uz 6. pozīciju no 7. vietas, apējot Jūrmalas Spartaku, kam ir 8 punkti, un Jūrmalai pagaidām 5 punktiem šobrīd paliek 8. Tuvāk, daudz tuvāk bīstamajā zonā nekā pirmajam 5, no kur jau Jūrmalai ļoti tālu atpalikuši. Lai pietuvotos, šajā vāklī būs likam jāuzvar atlikušās visas spēles par to pašu Liepāju, par to pašu Ventspili. Murdāsovs. Mihaģuks. Jāteic, visu atlikušās šī apļu spēles, protams, šī Jūrmala vispār ir pirmajā aplī priekšpēdējā spēle, atlikusi vēl tikai pat Liepāju. Izgāja bumba pēc Tarasova dribla. Te jau tāds, ko maiņu jāsāk domāt Kirilam Kurbatovam, Koņevam. Domāju, ka 3. maiņu viņš tā arī atstās neizmantotu. Jo reāli nav tiešām ko mainīt, no soliņa varētu nākt laukumā tikai droši vien pastiprināt priekšā līniju Vlads Rimkus, mēģināt pastiprināt, es diez vai, ka viņš to šobrīd varētu izdarīt. Būsim tomēr objektīvi, Halvītos. Bordons. Gluško. Krīt Gluško, pārkāpums tomēr ir. Vēl ir dažas minūtes Jūrmalai, lai izglābtos. Mans tablo, kā Auguru stadionā rāda 87. minūte, bet jau teicu, ka sāka komandas nedaudz ātrāk, tāpēc vēl pirmajās minūtēs tablo gāja pēdējās minūtes no gaidāmā pārtraukuma, tā kā varētu būt kāda 88. minūte, jau 89. Gluško, stūrstiens, redzēsim, cik lieliem spēkiem mēs Jūrmalnieki, zaudēt īsti vairs nav ko.
Bet, tomēr pilnībā visi neiet. Rafāļskis laikam ies uz atliekošo un potenciālo sitiens ar galvu. Tika līdz sitienam vai Ulimbašovs vai Mihaļuks. Viens no viņiem laikam Ulimbašovs. Bet, sitienu tā arī neizdarīja precīzu. Izstāst, ka Daugavpils tiešām pieteiks trešo spēlētāju maiņu, vai arī varbūt pat nē. Nē, pagaidām vienkārši Pagodins, droši vien tas ir, kur Bātuva apspriežas, joprojām 2 sildās spēlētāji pie stūra karodziņa. Rēģēsim arī, cik būs kompensācijas laiks jau pavisam drīz. Tas būtu jāparāda, es domāju, ka nevairāk par 2 minūtēm. Ņemot vairāk, ka visas spēlētāju maiņas nav izdarītas, īsti pamata nav. Dot vairāk, jo nekādu tādu lielu paužu nav bijis. Halvītos, Panasjuks, vienkārši šis bumbautā Kinovaki, pat neautās saglabājuši to laukumā, teorētiski varēja pacīnīties tur Riževskis, ja būtu skrējis ātrāk. Jā, tieši tā kompensācijas laiks ir 2 minūtes, un tikmēr Daugavpils piesaka trešo spēlētāju maiņu. Nav svarīgi, kurš ies laukumā, nav svarīgi, ko nomainīs, tā ir tīri taktiskā maiņa, laika vilcināšanai. Mihaļuks, Halvītos, tālu piespēle, pār stīpru piespēle Loginovam un bumbu būs zaudēta. Halvītos rāda, ka viņam nebija kam piespēlēt, ka neviens neatsadzās priekšā, neviens uzbrucējiem, ne Rekaričī, ne Juanma, ne arī Ulimbašovs. Pagaidām vēl tiesnesis gatavs, spēlētāju maiņa tā vēl nevar tikt izdzīta, arī spēlētājs vēl nav gatavs. Tagad jau viens dūdās cerot tiesnešu virzienā, neredzu, kurš tas ir. Jau minēju, tas tiešām šobrīd nav svarīgi. Mihaļuks. Būtu jāsēdz jūrmalniekiem, pagaidām viss neatrod iespējas, kā turpināt uzbrukumus, vēl viena tālā piespēle. Juanma jāsit, nedēļas pēc nolutēja viņam līniju, sitienu līniju, būs stūrstiens. Tā kā vismaz pēdējā iespēja noteikti vēl būs jūrmalai, vai atļaus Reimans izdarīt spēlētāju maiņu tagad. Un pavilkt nedaudz laika, izstāst, ka būs jāpagaida uz spēlētāju maiņa. Laukumā ies 20. numurs Nikita Dobratuļins. Jau gan arī visi spēlētāji solaukumā. Pārkāpums tikmēr tur pret vienu no Daugavpils aizsargiem. Šķiet, ka pret Pāvelu Riževski pārkāpums bija 2 cīņā. Un, pagaidām tiešām izstāst, ka viss iet uz to, ka teica, ka viss iet uz to, ka Zilma varētu palikt sasā. Beigās viņš pat ielēc 2 vārdus, un šobrīd viss iet uz to, ka Daugavpils izcīnīs 3. uzvaru šo sezonu. Laukuma Pāvels Riževskis. Arī šajā spēlē viņš palika bez vārdu gūma, bet es domāju, ka tas viņu īpaši neuztrauc. Dobratuļinam šī būs oficiāla 3. spēle, bet viņš diezgan maz spēlējas. Iepriekšējā spēlē viņš aizdīja 20 minūtes, un pirmajā mačā, kur viņš devās laukumā, tikai 5 minūtes viņam tika atvēlētas, kā kaut kas līdzīgs kā šodien. Halvītos, sit tālu uz priekšu, Rekaričī un Baševs. Gan varētu būt pēdējā iespēja Jūrmalai. Gluško. Zaudēja bumbu Ivans, jau pretuzbrukums, un spēle ir beigusies. Apsveicam Daugavpilu laimīgu uzvaru, 2 vārdus guva uz maiņu izgājušies Vladislavs Jodorovs. Vispirms panākot 1-1, pēc tam izdarojot ar uzvaru jūrmalniekiem vārds guva Dmitrijs Halvītos. Daugavpils ar 10 punktiem līdz ar to paceļās uz 6. vietu. Nākamajā kārtā Daugavpils uzņems Jelgavu, savukārt jūrmalnieki uzņems Liepāju. Tiekamies jau nākamajās spēlēs. Paldies par uzmanību! 15 pret futbolu. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.